Sveiciens visiem! Šodien cīņas klubā pie mums ciemos Armands Zvirbuls. Armand, prieks tev redzēt. Čau. Tie, kas cīņas pasaulē ir iesaistīti, tiem īpašu ievadu nav nepieciešams īpašs ievads, bet, ja nu kāds nezina, Armands ir viens no, es teiktu, izcilākajiem, spilgtākajiem cīkstoņiem neatkarīgās Latvijas laikā. Izcīnījis daudz dažādus titulus, daudzkārtais Latvijas čempions, junioru Eiropas čempions, ir augsti sasniegumi arī 5. vieta Eiropā. Un Londonas Olimpiskajās spēlēs Armands pārstāvēs Latviju, viens no nedaudzajiem cīkstoņiem, kuriem ir izdevies tik līdz Olimpiskajām spēlēm. Un šodienas sarunas mērķis ir tiem, kas tevi jau zina, parunāt vienkārši vairāk kaut kādas tēmas, kas varbūt tās nav bijušas citās intervijās, kā arī vienkārši popularizēt brīvo cīņu, parunāt par arī to, kā brīvā cīņa sadarbojās, kāda sinerģija, piemēram, ar graplingu, tas, ko mēs šeit darām, un parunāt par dažādām lietām saistībā ar cīņu. Iesākšu ar to, kas man liekas ārkārtīgi interesanti, ir, ka tu esi tādos 3 pilnīgi dažādos ampluā saistībā ar cīņu, ko cilvēki parasti dzīves laikā nepaspēja, bet tu šobrīd esi aktīvs joprojām visos 3. Tas ir, tu esi augsta līmeņa sportists, tu esi treneris augstākajā līmenī, un tu esi arī sporta funkcionārs, darbojoties Sporta cīņu federācijā. Un varbūt tās varētu sākt arī tā arī par to parunāt, teiksim, par tevi kā par sportistu. Tu sāki jau ļoti sen, bērnībā, un tagad joprojām vēl sporto. Jā, es joprojām sportoju, es joprojām cīnos Vācijas Bundeslīgā, starp citu pēc pāris stundām lidošu uz Vāciju, un rītdien man ir jau, ja nemaldos, 9. cīņa šo sezonu no 12. Un es kaut kā negribu vēl atlaist, jo pasē es redzu, ka es jau neesmu jaunākais, bet arī komandā neesmu jaunākais, esmu viennozīmīgi vecākais, un to es jau pamanīju 3-4 gadus iepriekš, kad komandā ir 10 cilvēki, un es pēc tiem gadiem skatos, ka tur visi 2005, 2004, un tad pēkšņi viens 87. gada tāds. Bet tas ir tas sporta veids, kas ir iemīlēts, un es nezinu, es tādu tēzi šogad esmu, kad man arī kādi prasa, kāpēc tev to vajag un kāpēc tu cīnies. Bija filma Drošsirdis, varbūt atceries, un pašā pirmajā kaujā pret Skoti, kad sacēlās, viņi nostājās, un jau puse gribēja doties projām, jo viņi neticēja savai uzvarai, un tad atnāca Atjāja Viljams Olis, viņš teica, nu ejiet mājās, guļiet, bet tad, kad jums būs 50 gadi, jūs nožēlosiet to mirkli, ka jūs vēl varējāt cīnīties. Un tas ir tas, kādēļ es vēl mēģinu un uzturu sevi, jo tā Vācijas Bundeslīga tomēr man piespiež vasarā patrenēties, piespiež man aiziet kādreiz izskriet, piespiež man atnākt uz treniņu, jo cīņas sporta veids nav viegls sporta veids. Tev visu laiku kāds uzbruk, un arī treniņos tev ir jācīnās. Tas nav tā kā viegla pastaiga pa mežu. Tev jebkurā gadījumā būs jāpretojās, un to viegli nav iespējams darīt. Vienmēr tu Ardaini ļoti labi zini. Nav treniņš, kurā tu nepiekusīsi līdz maksimumam. Tu vienalga piekusīsi. Tev cīņai vieglu treniņu nav. Un tas ir tas pēdējais zinēja akmens, kas man vēl liek sevi kaut ko piespiest, lai es vēlāk to nenožēlu, ka es nepamēģināju visu. Un pluss ir tas, ka ar gadiem tev pazūd tas sacensību mandrāža, kaut kāda atbildība pret kaut ko. Es atceros 20 gados, un tev likās, nu kas būs, ka es zaudēšu, un kas notiks? Nu vai, nekas nenotiks. Tas ir sports, tas ir normāli zaudēt. Māka ir turpināt iet uz priekšu. Un tagad man paliek aizvien vieglāk ar to, ka es vairs nepārdzīvoju par zaudējumiem vai man kaut kas nesanāk. Es tagad pilnīgi saprotu, kāpēc man nesanāk. Tā pirmkārtām es vairs nedzīvoju tādā režīmā kā kādreiz. Otram kārtām man vairs nav tas gada skaitlis, man lai viss sanāktu un viss panāktu. Un es tagad tīri uz taktiku, uz viltībām. Tikai apspēlēju jaunos, un arī to man patīk. Varētu teikt, ka tu tagad saņem vairāk prieku no tā. Jā, es tagad tieši tādu saņem prieku, jo es jau vairs neuzvaru viņus kā fiziski un ar tādām, vairāk kā teikt, viltīgām gudrībām, ar pareiziem kaut kādiem taktiskiem mirkļiem, un tas tev rada lielu prieku. Ko kādreiz treneri jaunībā teica, ka cīņa nav tikai spēks, ka tev ir vajag domāt. Un tagad tu beidzot to var izbaudīt dzīvē. Nu, katrā ziņā tāda cilvēka kā tu ir iedvesma. Interesanti, mūsu pasaulē, jiu-jitsu un grapplinga pasaulē tikko bija Eiropas čempionāts, un
Eiropas čempionātu uzvarēja manā svarā viens čalis no Amerikas, kuram ir 42. Opa. Tā kā viņš arī ir iedvesmu visiem. Atšķirība tikai tāda, ka mūsu sportā dopinga kontrole ir ļoti zema. Protams, par to ir īpaši, man liekas, brīvajā cīņā ir tas slieksnis, kad ir grūti turpināt, ir daudz ātrāks, jo viņš paņem, tas nobraukums ātrāk iestājās, man liekas, nekā daudzos citos sportos, vai ne? Varētu tā būt, jā. Tieši tāpēc, kā teicu, ka treniņi nemēdz būt viegli, treniņi paņem pilnībā un izaicina līdz maksimumu. Un runājot par sportistu karjeru, tagad atskatoties uz tiem daudziem gadiem, kas ir bijušas tev kā augsta līmeņa sportistam, kas ir tas augstākais punkts, ko tu tagad atceries kā savu karjeras spožāko brīdi, un kas ir tāds, kur bijis viszemākais, ko tu... Augstākais punkts noteikti būs atlase uz Olimpiskajām spēlēm, kad es izcīnīju licenci. Tas bija 11. gads, kad es uzvarēju 3 cīņas. Un 4. cīņa man jau bija pusfināls ar Ukrainu, un mazliet pietrūka, lai es būtu finālā. Un tur tīri pieredzes trūkums tur nostrādāja, un pat nezināšana. Es jau arī pēc sporta karjeras beigām tikai sāku analizēt, kā notiek tas cīņas sporta veids, jo 1. cīņa un 4. cīņa pilnīgi atšķirīga. Tagad mums ir sistēma mainījusies, sacensības dalās 2 daļās, ir rīta daļa un ir tad vakara daļa, un tad vēl ir nākamā diena. Tad bija viss kā no rīta, viss sākās, tā gāja līdz 4 līdz pat 5 cīņas no vietas. Un 1. cīņu varēja uzvarēt tīri ar fizisko spēku, 2. ar fizisko spēku un izturību, 3. jau tur vajadzēja būt noteiktam jau arī augstāka līmeņa tehnikai, stāvoklim tehnikai. Un tad 4. noteikti tikai un vienīga laba tehnika bija nepieciešama. Tāpēc, ka 4. cīņā vai 5. cīņā tu vairs nevari atnākt un, kā saka, laist pilnu gāzi. Tev jau ir enerģijas iztrūkums, un tur jau tīri tas cīņas temps ir krietni mazāks, vieglāks, un tur jau katra tā māņkustība izteica visu. Jau pretinieki pat vairs tā nesasprinzinās, viņi tīri uz kustībām viens otru māna, un tad tas tehniskais līmenis nebija tik augstā līmenī, lai tiktu, kā saka, finālā. Ja tas pretinieks būtu 1. cīņā, viņš vēl būtu uzvarams. Un ja, piemēram, tāds, ko bija 2., 3., kurš ir tāds līdzīgi kā man, kuram patīk vairāk uzspēkoties, tad tādu vēl varēja uzvarēt. Bet tur jau bija tehnisks cilvēks, un es, kad viņu sāku cīnīties, es nevarēju saprast, kāpēc viņš pat nepretojas, kāpēc viņš pat nemēģina neko, nespiest, neko. Un tad tu arī nevari tu ilgi spiest. Tu arī sāc, es gribu tad atpakaļ, kāpēc tu man jācenšas, un tad, kad tu mazliet viņi sāc atpūsties, viss sākās tehniskās kustības, maņkustības, un kam tu panesies līdzi, un tavs tehniskais vairs nav tik. Kad viņš māna, kad viņš patiesībā un tad vienā brīdī tu nenotici maņkustībai, un viņš jau ir tev uzbrukumā. Un tad, kad tu gribi atspēlēties, tu atkal ies spēku, viņam ir pietiekami, tev tā spēka vairs nav tik daudz, lai viņu pārlaust. Un kritums, gads pēc Olimpiskajām spēlēm. Viennozīmīgi. 13. gads. Lielākā kļūda, ka pēc 12. gada nesamainīju svara kategoriju. Tur bija, ja Londonas Olimpiskajās spēlēs bija svars 84 kg un turnīros, kas ir līdz Eiropas un pasaules čempionātiem, saucamie pārbaudas turnīri, tad ir 2 kg pārsvars, attiecīgi 86. Un man tas svars bija 90-92 tā vidēji. Un tas gandrīz tos 7-8 kg uz startu metu nost parasti. Un es jau biju prātā ielicis to, ka nē, es eju uz nākamo svaru kategoriju, es jau to biju vairāk kā 10 gadi dzinis, un es vienkārši vairs nevarēju to izturēt. Un tur es arī ļoti daudz veselības atstāju, un arī progresu daudz brīžiem nobremzēju. Tu it kā sevi sagatavo, un tad to svaru mešanu tu vienkārši sevi nodilni. Un mums nav tā, ka vienreiz gadā tur diezgan patstāvīgi tās vēl pēc tam ar tās Vācijas Bundeslīgas, kur tu vienkārši uz ķermeņa resursa to visu darīji. Tā, kā saka, jaunības maksimālisms. Un pēc Londonas Starptautiskā federācija jau samainīja svaru no 84 uz 86, turnīros ir 88, un tad domā, kāpēc? Tad 88, tas jau te pat vien ir. Un tad izdomāju palikt tos vēl 4 gadus tajā svarā, kas jau arī pierādīja, ka organismam pat tā mazā svara dzīšana jau bija. Viņš nedeva treniņos nekādu progresu, viņš neļāva sevi nekādā brīdī atjaunoties. Un tad, kad jau 16. gadā neatlasi uz Olimpiskajām spēlēm, gadu
trenējos pats priekš sevis, darīju, ko gribu, un, kā saka, nedomāju par svaru, man svars pacēlās un pilnīgi enerģija parādījās. Jo kādreiz 6 minūtes daudz vai maz? Pretjautājums. Tas ir filozofiskais jautājums. Jā, un man vienmēr bija tas, ka 6 minūtes tas ir tik daudz, tik traki, šausmas. Un tajā brīdī, kad es pametu, kā saka, visu, paņēmu savu pauzīti uz gadu, pieauga svars, man pirmoreiz bija tā, ka es atnācu 6 minūtes, gāju klupi virsū no pirmās sekundes. Kas ir 6 minūtes? 3 minūtes, un vēl par starpā ir pauzīte. Jo tad bija organisms pilnībā atjaunojies, un viņš bija gatavs, un tā visa trenētība viņam nekur nepazuda. Vienkārši vajadzēja iedot to pareizo atjaunošanos. Nevis, tā jau bija tā atjaunošana, vienkārši tā sišana ārā sievertēm svara dzīšanā. Kas, mums tādai kā Latvija, kur nav specializēta komanda, specializēti tur tie ārsti, ēdinātāji, un tas Principā par sevi pašam jāspēj parūpēties. Jā, un es to arī tagad jauniešos, ka, piemēram, man tur kāds kaut ko mēģina pārmest, ka tur, es tur dzīšu, tur pa 2 kilogrami smagāk. Es saku, nē, paskaties statistiku. Tas pats mūsu pēdējais olimpiskais čempions no Bahreinas, kurš ir Dagestānis. Viņam svars ir 94 kg, viņš cīnās līdz 98. Viņš cīnās līdz 98, kur viņam pretī nāk 105 kg puikas. Viņam ir problēmas? Nē, tāpēc, ka viņš jūtās svaigs, spēcīgs, un viņš ir jauns, viņš sevi, zin kā. Vai tu domā, ka tas ir tas, ko nākotnē var gaidīt, ka arvien mazāk cilvēki tik ļoti... Nedzīs svaru? Jā. Nē, nevar. Cīņas sabiedrību ļoti smagi pārlaust un izlabot, jo jau Startautiskā federācija nomainīja noteikumus, ka svēršanās ir vienā dienā ar... Tad, kad es cīnījos profesionāli, svēršanās bija dienu iepriekš. Un tad tev bija tā viena nakts atjaunoties, un tad uz to 3. 4. cīņu tev tāpat nāca ārā. Tagad viņi pieņēma noteikumu, ka svēršanās ir no rīta, un tu uzreiz brauc cīnīties. Un ja tu vēl tiki nākamajās kārtās, tev vēl nākamajā dienā no rīta jāatcerās. Ka tie, kas dzen svaru, viņš to fiziski vairs nevar. Un tad tā doma tāda ir, lai cilvēki... Tas noteikti palīdz, tad jau grūtāk. Es redzu, aizkulisēs nekas nav mainījies. Vienmēr ir tie paši, kas sēž pirtīs, dzen tos svarus, un viņus tur knapi uz tiem svariem iznes un noliek, un viņi tur mokās. Kaut kāds procentuāls ir samazinājies, bet vēl nav izskausts. Tas ir, es domāju, veselai paudzei jānomainās treneriem, treneru domāšanai, jo tā ir, kā saka, tā PSRS palikušā saikne, kur ir vairāk nodzīsi, būs labāk, bet patiesībā ne. Ir ceļš pie šīs jaunās, intensīvās un akrobātiskās cīņas, kur tas ietekmēs ļoti daudz. Jā. Tā kā par tavu sportistu karjeru ir diezgan daudz zināms, te varbūt tās pastāst, kā notika tā pārēja uz trenera funkcijām un kad tu pārgāji. Jo, principā, tu aktīvi sportoji un biji treneris arī vienlaicīgi. Tu vēl biji, principā, spēka gados. Tas tā nosacība aktīvs sportists. Es 16. gadā, kā netiku uz Rio Olimpiskajām spēlēm, es zaudēju uz automātisku vietu Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā. Jo tur ir, ņemsim vērā, diezgan strikti noteikumi uz to laiku bija, par ko es vienmēr esmu cīnījies, ka tā ir tam jābūt. Vai nu tu izpildi to kritēriju, vai nu tu neizpildi to kritēriju. Ir, protams, kaut kādi atsevišķi tur tie kaut kādi punkti, pielaides dēļ, kā vajag mazliet tur kādam kaut ko pabikstīt, bet tas aiziet tagad jau federācijas, aiziet no konteksta, ka ir tā federācijas nenormāli sāk lobēt savējos, lai tikai kaut vienu dabūtu tur iekšā. Un pēc tam Olimpiskajā vienībā ir daudz tie sportisti, it kā no vienas, ja tie ir tie mūsu pirkstiem, viņiem tur jābūt, bet beigās, ka ja nav Olimpiskajās spēlēs medaļas, pirmais uzbrukums ir Olimpiskajai komiteja ar Olimpisko vienību. Kāpēc nav? Tur ir salikti visi labi potenciāli, bet kurš treneris pateiks, ka viņa bērns, audzēknis vai sportists, kura federācija pateiks, ka viņam nav labs kāds potenciāls sportists, tad tas ir jāatdzen prom no federācijas, ja viņš runā par saviem sportistiem. Un tad to izmanto mazliet tā, godīgi sakot, mazliet negodprātīgi, bet tikai izņēmumos, ne, un visi tā bija. Ir, protams, ir cilvēciskais faktors. Un jā, tad es to kritēriju neizpildīju. Attiecīgi palika bez finansējuma un automātiski uzreiz, jā, ja jau es nespēju izpildīt, tad jau par kādām olimpiskajām spēlēm mēs varam runāt tālāk un sapratu, ka tā ballīte ir jābeidz. Ballīte es beidzu tikai tieši uz tiem startiem uz Eiropas un pasaules čempionātiem, kur pārstāv tīri Latviju.
Bet tādā ziņā iekšējās sacensībās, Latvijas čempionāti, Bundeslīga, tas man nevienā brīdī neapstājas, jo es turpināju sportot priekš sevis. Plus es vēl tajā laikā sāku tieši, tā kā man tie cīņas treniņi, es jau biju mazliet no viņiem saguris, paralēli sāku cīņas vietā iet uz crossfitu, lai uzturētu savu fizisko sagatavotību. Tas man piedeva vēl jaunu enerģiju, jaunu spēku, jo, kas saka, pie 30 gadiem tu jau tehniku baigi sev cīņā nesamainīsi. Bet, ja tu vari uzlabot savu fizisko un vispār to mentālo, tad lūdzu, tad tikai deva pozitīvu cīņu. Es vēl atceros, es Bundeslīgā 17. gadā uzvarēju visas cīņas, un es nedēļas griezumā nereiz pat uz paklāju negāju. Es gājis 3 reizes vai 4 reizes uz crossfitu, bet visas sezonas gadam pat uz paklāju negāju. Tāpēc, ka to, kā saka, to vecu, ka ja tu ritenis iemācies braukt nevaru, bet crossfitā es iegūju pārliecinu par tām 6 minūtēm, ko es teicu, par ko es pirms tam ieminējos. Bija pārliecība, ka es varu droši 6 minūtes, man nav ko baidīties. Mēs tur tādus uzdevumus pa 20 minūtēm pildam, kas vairs 6 minūtes palika, un es beidzot sevi pārlauzu psiholoģiski. Un tas bija par to sporta karu, un tā Bundeslīga man velkās vēl joprojām. Es 10 gadus nocīnījos pirmajā Bundeslīgā un pēdējos 2 gadus pats ar savu vēlmi komandai pati. Tur arī vairākas komandas esmu mainījis, bet pēdējā komanda, kur man ļoti tuvas attiecības ar treneri, viņš pat brauc pie manis uz medībām. Un es pateicu, ka es nevēlos vairs palikt pirmajā Bundeslīgā, es jau jūtu to, ka man sāku nevilkt. Komanda, protams, te ir paturēt, bet es gribu tās labās pozīcijas. Es gribu ar kādu cīņu vinnēt, nevis sisties ar pasaules lopu atlētiem. Jā, tu neuzvari. Komandai arī to nevajag, lai tu uzvari, lai tu cīvi nocīnies, lai tu saglabā punktu starpību. Bet priekš sevis, priekš savas emocionālas man tomēr, jā, es lidoju un kaut ko es tomēr gribu uzvarēt. Un tad es reiz veiksmīgi atrodu 2. līgā. Un jau veiksmīgi cīnos 2. līgā. Un tur es reāli psiholoģiski, morāli gan sevi barojos, pārliecinos, un arī treneris saka, tu esi piemērs, Armand. Mēs 20-gadīgu puisi nevaram piespiest cīnīties, te izskatās, tevi nevar apturēt cīnīties. Un kā tu nonāci līdz trenēšanai, līdz trenera lomai? Jā, tad pareizi izlaikt to posmu svarīgāko 16 pēc Rio Olimpiskajām spēlēm. Anastasija Grigorieva bija pilnībā apvērumā slēgties klāt uz nākamo ciklu. Un zināja, ka man izglītība arī treneris, un es, kā saka, lovu esmu pabeidzis. Viņa man piezvanīja, paprasīja, tu domā sportot vai nedomā sportot, un kādas tev tās finanses ir plānojas uz nākamo gadu. Mums tā saruna tā arī vērtās, ka es tepat blakus sportam kaut kur būšu, bet noteikti nekur nopietni negatavošos. Un tad viņa attiecīgi prasīja, man ir 4 gadas plāns, vai tu nevari vienkārši pievienoties man kā komandā, ka es kaut kur braukšu uz nometnēm līdzi. Es nebiju tā uzaicināt, nāc trenē mani uzreiz. Vienkārši, jo viņa bija viena spartiete lielā vilku barā, jā, viņa tur viena devās uz Somiju pie trenera ar komandu, tad visu laiku tā kā viens. Un, protams, ka kaut kāda, kas līdzi atbrauc, ir patīkamāk. Un tad, jā, mēs aizbraucām uz pirmo nometni kopā uz Vāciju. Pēc tam aizbraucām uz Somiju, un tad beigās Anastasija saka, ja tev nekas nav pretī, varbūt turpina ar mani tā kopā braukt, palīdzi, kā ir iespējams, un slēdzamies klāt, noformēsim tevi kā treneri, tev būs aldziņa, un plānojam, kur braukt, ko darīt, tad pēc es, protams, piekritu, jo iedomājos tādu iespēju kļūt par Grigorievas treneri, ja, kurš, es domāju, pus Eiropas čempionāta, Eiropas treneri būtu gatavi atbraukt uz Latviju un trenēt viņu, un protams, tādu iespēju es nelaidu garām. Liels paldies viņai par to, jo tā bija ar liela pieredze, un pirmajos 2 gados es vairāk iemācījos no viņas, nekā es man šeit viņai kaut ko varēju pateikt. Jo es reāli skatījos no malas un sapratu, kur ir tas sports. Un arī es daudziem sportistiem iesaku mazliet patrenēt bērnus, jo tad tu sāc vairāk tajā iedziļināties, saprast. Un pirms tam tā sportisti tikai slēdzās taisni, un viņš treneris kaut ko saka, bet viņš to neuztver. Un tad, kad tu pats patrenē bērnus, tu sāc saprast, ko tev tas treneris saka, kur tur to roku, tev tā kreisā roka nestrādā. Un tu tās nianses cīņas laikā netver, un tas bija tāds liels pluss no Anastasijas. Un tad, protams, kad mēs jau sapratām, ka mēs iesim tajā ceklā kopā, tikām pasaukti uz cīņas federāciju.
kur paprasīja uzrādīt plānu, jo zin kā, ar tās visās tās treniņu maiņas, tas nav tā. Notiek kāds uzreiz cilvēks paliek bez tā darba. Un tam ir kaut kāds viedoklis, vai tā drīkst darīt, vai tā nedrīkst darīt. Tomēr es esmu to cilvēku izaudzinājis, ne tu, un tu tagad te atnāc. Sākās cilvēciskās domstarpības un kaut kādi, un tas viss bija jāizrunā. Un veiksmīgi mums izdevās, Oms kaut kā vienībā ar mums apstiprināja, un tā arī iesākās 7 gadu darba cikls kopā ar Grigoriju. Un tavā vadībā arī viņai ļoti labi rezultāti ir bijuši. Viņa atkārtoja 3. vietu pasaules čempionātā, uzvarēja Eiropas spēles, un viņa pierādīja, ka cilvēks, manā vadībā, ka cilvēks pēc dzemdībām ir spējīgs atgriezties. Ka sieviete var droši dzemdēt, un var atgriezties, un viņa atgriezās ļoti, ceļš tajā pēc dēla Alana piedzimšanas, viņa ļoti spēcīgi atgriezās Eiropas elitē, uzvarēs Eiropas spēles, kas mums ir augstāks par Eiropas čempionātu, kotējās ļoti augstu. Un viņa tur veiksmīgi pārliecinoši visus uzvarēja, un par to tik varēja brīnīties, ka starplaikos aiziet pabaro bērnu un nāk cīnās. Un tad jau, protams, šīs pēdējais, otrais olimpiskais, viņa ir augstākā vieta ar olimpiskās spēles, viņa palika 5. Viņai cīņa pa bronzu mazlietiņ pietrūka, un varbūt tur diezgan trauma bija smaga, un kas ļoti nospēlē, jo tieši mēnesi pirms olimpiskajām spēlēm mēs bijām Krievijā Vladikaukasā, tad vēl mēs tur drīkstējām doties, un cik viņai atnāca vietējā meitene U23 pasaules čempionu, kas bija, un viņa pret viņu, kā pret Latvijas kaut kādu ierindas cikstonu, viņa reāli izsmērēja. Treneris pēc tam man nāca, viņa šodien laikam slikti jūtās, bet tad es tiešām redzēju Anastasiju tādā formā, pa tiem 6-5 gadiem, ko es pirmo reizi viņu redzēju. Un nākamajā nedēļā, neveiksmīgi pagrieza celīti, un tad jau tas mēnesis aizgāja tā mazliet ne tā. Bet 5. vieta arī rezultāts, tas olimpiskais sešnieks, par to ir jāpriecājās. Un tad jau otrais cikls jau aizgāja, pirmām kārtām viņa jau arī ir ilgus sportistus bijusi, ilgus gadus sportistu, un otrais bērns, pašas sievietes arī, jaunības vecums noteiksim tā maigi, tā arī deva savu kaut kādu to bremzi pa kājām. Un nevarēja vairs tik pilnvērtīgi ieslēgties tajā augstākā līmeņa darbā. Bet es atceros, vai tas bija pasaules čempionāts, neatceros, bija intervija ar tevi pēc Anastasijas cīņas, un es esmu redzējis arī visādas intervijas pēc tavām cīņām. Tik emocionāls, kā tu biji, kā treneris, pēc tavām cīņām es neredzēju. Tu ar asarām acīs komentēja Anastasijas cīņu, atceros. Un kā tu salīdzini to emocionālo slodzi kā sportistam un kā trenerim un to pieredzi no tādā ziņā? Jā, kā treneris tu esi mazliet atvērtāks un brīvāks. Un to tu pārdzīvo, un tu arī vari, kā saka, nenoslēgties. Tāpēc, ka tu saproti, ka jāiet uz priekšu, jāturpina strādāt. Tad, kad tu sportistiem lielākā kļūda, tu sportists pats sev uzliek mērķus, pats sev uzliek kaut kādas atbildības, viņam neviens neprasa to, bet viņš pats iekšēji saliek, tad viņš pats viņas neizpilda un aiziet noslēgtā telpā, pārdzīvo, kāpēc man nekas nesanāk, un atkal tāds noslēgts arī turpina, kā saka, trenēties. Un atkal tā mazliet iziet no konteksta, to man viena bēru vadītāja pateica, tā katra bēru sāpe ir jāizraud. Un, ja tu viņu izraudās, viss viņa tevi neiesēdīsies. Tie, kas to bēru sāpi neizraud, tad viņam tā atmiņa par to cilvēku sēž. Un te ir līdzīgi arī sportā. Tas zaudējums vai tā nepatika ir, vienkārši viņa ir jāpalaiž uzreiz vaļā. Viņu nevajag turēt un neizteikties. Vai arī atrast attaisnojumus, kāpēc. Kāda attaisnojuma? Vienkārši viss aizmirst un daram savādāk. Ja nesanāk iet tev pa to ceļu, ej pa citu ceļu. Jā. Ar lielākā kļūda, ka viņš iet pa to ceļu, nesanāca pārdzīvu un atkal dara tieši to pašu.
Ir tāds ļoti labs teiciens, ja tu gribi nokļūt tur, kur tu neesi bijis, tev jāiet pa ceļu, pa kuru tu neesi gājis. Jā, un tad, kā sākumā teica, tās 3 dimensijas cīņas sportā, kas man liekas, kas ir unikāli, ka tavs skatījums uz cīņu ir visām 3 dimensijām - sportists, treneris un arī to, kā darbojās sports, kā organizācija struktūra un kā tu nonāci līdz tam, ka tu pārņēmi federācijas vadību. Es jau biju federācijas valdē arī. Pēc 16. gada, 4 gadus es biju federācijas valdē, un tad bija, kā saka, federācija jau strādāja pareizi, viss bija labi. Vienkārši sanāca situācija tāda, kad sanāca, kad izrādās, ka mūsu federācija jau no startautiskās federācijas bija atnākusi vēstule, ka mūsu sportisti nedrīkst vairs pārstāvēt ne Latvijas, ne Eiropas čempionātos. Tā kā izslēgti biedri no startautiskās federācijas. Tas tika slēpts, protams, tika risināts aizmuguriski. Vienā gadā bija sakārtots, aizbrauca viss kārtībā, bet tā problēma kopistiski tas kā ārtējiem kredītiem līdzīgi. Ja sākumā tu sevi atrisinā, beigās tu esi ierāvis vēl lielākos procentos, lielākos parādos. It kā tu paņēmi, kaut ko atrisināji, bet beigās, ka tev, un tā ir to starptautisko federāciju no mūsu puses, un tas viss nāca pamazām gaismā. Jau bija vairāki prezidenta mēģinājumi kaut ko nākt darīt, bet tad, kad bija tā smagākā situācija, pa lielam bija ļoti grūti atrast, kurš nāktu pārņemtu to federāciju, plus vēl iepriekšā vadība turējās līdz galam. Uzskatīja, ka viņi sakārtos, uzskatīja, ka viņi tiks galā, un nebija tā, ka, ka man nesanāca visu brīvu vietu, lūdzu nākat darboties. Tad tajā mirklī varbūt būtu vēl, mēs, kas varbūt ne mani atraduši, būtu varbūt kādu citu atraduši. Bet te nācās tas, ka jā, vecā vadība turējās līdz gadam spītīgi, cīnījās, plus vēl bija lieli uzkrātie parādi, un neviens, kā saka, cilvēks, kurš grib atstāt sirdi dvēseli, un saka, tā nav apmaksāta vieta, ja ietur cisties un vēl parādos, tad tas, kā saka, dalībnieku skaits nebija ļoti liels. Un tad es nezinu, kas man nospēlēja, un, protams, tur iekšēji cilvēki runāja, varbūt ar man tā aiziet, un es kaut kādā vienā brīdī sajūtu to atbalstu, ka es varētu it kā to vairākumu savākt. Un tad kaut ko pats painteresējos un sapratu, ka tiešām laikam varētu savākt to atbalstu. Un izgāju uz to, nezinu, tagad noteikti vairs to nenožēloju, bet es to sākuma periodu ļoti nožēloju, ka es iznācu, kā saka, uz to cīņu. Nezināju, ko paraksties, ja? Jā, ka pirmkārtām pretējā pusē apvainojās uzreiz uz mani, jo saka, Arman, tu taču biji mūsu valdē, un jā, bet neviens jau nepateica, ka kur bija kaut kādi arī kreditori stāv rindā un vēstules no starptautiskās federācijas, ka mēs vairs nedrīkstēsim Eiropas pasaules čempionātā cīnīties. Tas arī tika noklusēts. Un tas bija tas mans pretsolis, ka ir jādara, jo es biju Grigorjevas treneris. Un tad jautājums, kāda Latvijas olimpiskā vienība, jūs pat nevarat braukt uz Eiropas pasaules čempionātu. Un bija ļoti smags periods, jo tā, kā saka, Sportā es jau biju kā sportists un treneris, bet tā federācijas vadība viss tev jau tur ieslēdzās iekšā birokrātija. Darbības ar pašvaldībām, ar sporta skolas direktoriem. Tur vairs nav tie sportisti, kas tev bija apkārt, kas domāja tikai kā pa treniņiem. Un tad tur sākās likumi, punkti Bet veiksmīgi pārņēmu. Es uzskatu, ka tas ir mans ļoti dzīvē. Es biju iestājies uz maģistriem pēc bakalaura, kurus nepabeidzu, un es uzskatu, ka šeit es priekš sevis pabeidzu to savu maģistratūru, ka es pārņemu federāciju, viņu atjaunoju, sakārtoju saistības ar Startautisko federācijas padomu, izveidoju pirmais vispār apgrozījumus līdzekļus federācijai, kuri nav mazi, viņi ir izveidoti, kā nozīmē, es izveidoju, nevis es izdarīju, vienkārši viņus, kā saka, neiztērēju. Tas ir mūsu cīņas federācijas sportistu, treneru, audzēkņu nauda, kas ir piesaistīta federācijai, bet viņa ir izveidota ar apgrozījumiem līdzekļiem, jo es pirms tam nesapratu, ka arī
iepriekšējā federācijas prezidenti visu laiku staigāja. Nav naudas, tu redzēsi, kā tu skraidīsi, kā tu mocīsies. Un es nevarēju to saprast, kurā brīdī nav tās naudas. Un tad beigās izrādās tā ir tīra birokrātisks moments, jo tiem, kas brauc uz tiem Eiropas pasaules čempionātiem, viņiem finanses ir, it sevišķi tiem, kas ir Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā, kas ir pilsētās kaut kādās, viņiem ir pašvaldības. Protams, ja tu esi, neesi pat Latvijas čempionāts, tad tev nebūs, bet ja tu esi Latvijas čempionāts, kaut kur starptautiskajā turnīrā pieķeries, tev jau ir pašvaldība piefinansē, sporta pārvalde. Ja tu esi Lovā, tev ir Lovs, ir Rīgā konkursi, kur tur var pieteikties. Un tas viss paņem birokrātisko laiku. Ir konkursi, mēneši, pieteikumi, bet Eiropas čempionātā mums ir vienkārši. Tev ir reģistrācija līdz tam datumam, rēķins jāapmaksā. Un, protams, ka tu pats kā organizators saproti, ka tas brauks. Viņam nauda stāv Rīgas domē, tur pieņemsim, kamēr tur konkurss beigsies tikai tajā dienā, kamēr apstiprinās, kamēr līgumi, tur vai sen jau būs reģistrācija beigusies, un tad tikai, un tā nauda viņa ir, bet viņa ir jāsalasa kopā, un tāpēc bija tie apgrozījuma līdzekļi, kurus tu bez stresa nomaksā, un lēnām, mierīgi, kamēr izpildās visā, katrā pašvaldībā arī savi likumi, savā gan pieteikumu sistēma, gan atskaišu sistēma, un kamēr to ar visām federācijām, kā saka, visiem saviem biedriem sakomunicē, un tad tev tā naudiņa atgriežas atpakaļ. Un tā arī es, kā saka, man ir bijis vieglāk strādāt, un es to esmu pārlauzis. Jā, un mazliet nomainot tagad tās tēmas par brīvo cīņu, kā tu raksturotu, kāds brīvās cīņas stāvoklis šobrīd, un ja salīdzina vispār kāds vēsturiski bijis, kādā punktā mēs šobrīd esam un kur tā līkne iet? Jā, ļoti labs jautājums un tāds spēcīgs. Ja mēs ņemam tā pilnīgi pēc līknes, tad mēs varam teikt, ka mēs lēnām visu laiku ejam uz leju, kam ir divi ļoti spēcīgi faktori. Pirmkārtām, iedzīvotāju skaita samazināšanās, it sevišķi lauku reģionos, kur bija, kad es pats cīnījos. Esmu no Gulbenes, un mums pat tur apkaimē bija, Gulbenē bija cīņas pulciņš, Lubānā bija cīņas pulciņš, Rankā bija cīņas pulciņš. Tad tagad no šīm 3 vietām ir saglabājusies viena vieta Gulbena. Tur cīņa vēl eksistē, strādā 2 treneri, bet bija 3. Sanāk jau cik pa 60% mazāk samazinājums. Un tas jau nav tas, ka tur treneri ir pazuduši, ka reāli nav vairs to bērnu. Un otrais lielākais faktors, konkurentspēja pilnīgi ir izmainījusies. Ir parādījušies jauni sporta veidi. Ja kādreiz bija PSRS laikos, ja mēs ņemam cīņas sporta veidus, bija konkrēti izteikti tikai 3. Cīņas sporta veids, kas ir mēs klasiskā cīņa, brīvā cīņa, ko es tādu nosaucu kā vienu sporta veidu. Tad judo un boks. Tas bija tā 4 veidi, kur Romā nodarboties ar cīņu, tu varēsi. Tagad jau ir pagājuši mūsu neatkarības 24 gadi, ir ļoti liela konkurence. Graplings, jiu-jitsu, karate, taekwondo, aikido, muay thai, kickboks, un man šeit varētu saukt. Un tas jau mums bērnu skaits samazinās, sporta veids palielinās, un tas arī rada to negatīvo līkni. Tāpēc jau mums vienā brīdī bija doma ar Sievoldu Ziļoni, Judo federācijas pārstāvu, izveidot vienu apvienību, cīņas sporta veidu apvienību, kurā būtu visi pārstāvi, ka mēs sazināmies ar Kickboks federāciju, un cik jums ir kopā tie audzēkņi, sazināmies ar cīņas federāciju, cik jums ir audzēkņi, un mēs saskaitam, un beigās varbūt mums tie cīkstoņi būtu arī tie paši 10 000. Un varbūt mēs tagad mūs jau palielam cilvēki mūs visus uztver kā vienus, tikai mēs zinām, ka mēs esam atšķirīgi. Bet tādā ziņā valdībā, cīņa viss, viņi jau viņiem cīņa ir kickboks, boks, judo, viņiem viss tas ir cīņas, cīņas sporta veids. Mēs savā starpā katrs esam atsevišķi. Tu domā, ka tas, kas tagad ir noticis, vairāk ir saskaldīts, bet kopējā interese tev liekas, ka sabiedrībā par cīņas sportiem... Man tā šķiet, ka ir palielināts. Es domāju, ka vajadzētu... Tā bija ļoti laba ideja, ka apvienoties tā kā vienā tādā, un tas saskaitīt, ka uz oficiāliem datiem, cik tad ir to judistu, kickbokseru, un tu mēs visi esam tūlciņi, tu mēs varam valdībai parādīt. Mums ir 5000 vai 6000.
Un tad, jo es zinu, karatē ir ļoti populārs sporta veids. Ļoti judo, ļoti populārs. Un varbūt mēs beigās esam, ja ir tagad uzskaitē oficiāli ir 10 000 laikam futbolista bērnu, kas priekš Latvijas ir pirmajā vietā popularitātē. Otrajā vietā ir basketbols. Un es domāju, ja mēs šitās visus tūciņas saskaitītu bērnus, es nebrīnītos, ja mēs pat būtu trešajā vietā. Vienīgais pēc tam kāda no tā jēga, un ko mēs tad darām? Tā valsts varētu prasīt kaut kādu papildus finansējumu tiem, un kā tad mēs tālāk sadalīsim, ja mēs esam tik daudz sporta veidi, bet viens zem tūciņas, kaut kādu festivālus rīkot vai treniņu nometnes fiziskās sagatavotības kaut ko. Tas tādā kā procesā, bet es uzskatu, ka popularitāte kopējiski augusi, tikai tā iekšējā sadalīšanās. Tu nedomā, ka kopumā tomēr sabiedrībai ir mazāka interese par spēku sportu, ka daudz kas sabiedrībā ir palicis vairāk, arī darbs, fiziskais darbs samazinās vairāk, viss ir attālinātie darbi, darbs datorā, viss ir teiksim, daudz mazāk fizisks un ka tam ir kaut kāda ietekme. Protams, to mēs visi redzam, un mēs ne tikai redzam, bet mēs domājam, arī visi mēs to saprotam, ka pat ar mācībām ar tas pats ir, piemēram, mēs atveram to pašu TikTok, Instagramu, cilvēkam vajag tikai uztaisīt vienu veiksmīgu video, un viņš visu savu dzīvē nopelnījis. Un ja tu gribi, piemēram, cīņā kaut ko nopelnīt, tad ir 15 gadi jāsmērējās. Ātro rezultātu nav. Tā nav. Ceļš cīņas sporta veidos tur nav ātri. Tur ir minimums 10 gadi. Tas ir kaut kas bija izrēķinājis, 10 000 stundas. Tev ir jānotrenējas, 10 000 stundas jānotrenējas, lai cīņā iegūtu kaut kādu noteiktu leveli. Un ja tu esi izpildījis, savācis 10 000 stundas, un tad tu saproti, es esmu tas sportists augstas klases vai kurā līmenī es esmu. Un ja tu esi tur kaut kādā līmenī, tad tu vēl vari vienu pakāpieni pakāpties. Tu vairāk nevari pēc 10 000 uzkāpt 10. vieta olimpiāda, uzkāpt uz olimpisko čempionu. Jā, tu esi ticis olimpiādē, bet uz to pirmo vietu tu vairs netiks pēc 10. Tu varētu vēl patrenēties, pārkāpt uz 3-4 vietas. Un cīņā labs tev vienu cīņu uzvarēt, tad uzreiz pusē apsteidz varētu top 6 var būt sasniegt. Tas ir tas apjoms. Un nākamais, par ko mēs pirms intervijas runājam, ka es mazliet skolā pastrādāju par sporta skolotāju, un bērniem pat sūdzējas, ka es par daudz lieku viņiem skriet. 40 minūšu sporta stunda, kur viņi nokavē pirmās 10 minūtes, kamēr pārģērbjās, un tev viņi ātrāk jāpalaiž projām, lai viņi paspētu pārģērbties. Un tur ir, kā saka, īsts ārs treniņš, un tas nebija pietumināts maniem bērnu cīņas treniņiem. Tas bija jau ar 50% dozējumu samazinājumu, un tomēr bija neapmierināti, ka pārāk grūti. Tā vairs neesot sporta stunda, tā esot armija. Un tā, ka treneris liek skriet, liek darīt. Bet tāds jau bija tas mērķis tai sporta stundai, lai viņi izkustās, lai izskriedās, bet beigās nē, tas ir par smagu. Un te ir tas lauciņš mazlietiņ tajā sistēmā, kur mēs esam zaudējuši, kad, ja mēs gribam, lai tie jaunieši nodarbojas ar to sportu, tur par to būs atbildīgs tikai vienīgi viņa vecāki. Tie vecāki, kas ir sportisti, kas kaut ko darījuši, viņiem bērns arī aktīvs ir. Viņš ir tas bērns, piemēram, kuram patīk dziedāt, dejot, lūdzu dziedāt, orķestrī spēlēt, bet tie vecāki, kas ir, tevs ir sportists, jau meita spēlē mūzikas instrumentā, pat viņš viņu kaut kur aizdīs izsportos, viņa būs fiziski aktīva. Te ir problēma par tiem, ka vecāki nav paši sportojuši, un uzskata, ka tas nav vajadzīgs. Un tā ir tā lielākā problēma. Un tā valsts sistēma pat viņiem nepiespiež neko darīt. Ja kādreiz 9. klasi pabeidzot, tev bija jāliek kaut kādi fiziskie normatīvi klasē, tev bija jāskrien 2 kilometri, bija jālec, un par to tu saņēmi konkrētu atzīmi, tad tagad tu sportā vairs pat neliek atzīmi, liek apguvis, neapguvis. Sanāk, ja viņš atnāca skrēja slikti, bet pēc gada viņš vismaz jau māk skriet, tev viņam jāliek, ka viņš ir ļoti labi apguvis. Tāpēc, ka viņš pirms tam neko nemācēja, tagad iemācījās, ka viņš jau ir labi. Patiesībā tas viņa skriešana ir uz 2. Ja mēs kādreiz ņēmām 10 balvu sistēmā, ja viņam liktu noskriet kaut kādu rezultātu, 2 vai 3 balvas nesekmīgs sportā. Un te tas no tā viss ir aiziets, ka sporta,
kurš tagad sporta skolotājs ieliks bērnam nesekmīgu atzīmi, piemēram, 9. klasē vai 12. klasē, jo normālās augstskolās, pat ejot uz ķīmiķiem, ja ir viena nesekmīga atzīme, tu pat budžetā netiksi. Un neviens sporta skolotājs nekad to roku necēla un neielika kaut to, viņš pat nevienreiz nav nācis uz sportu un pat nevar paskriet. Un te ir tā izglītības, tā sistēma ir jāpāriet atpakaļ, jāuzliek tomēr tie groži, ka jums ir jānoskrien. Un jau jābrīdina tos 3-4 gadus, piemēram, ja man bērns 6. klasē jau ir nesekmīgs, 12. klasē, kas viņš nevar paskriet, tad viņš sāks meklēt tos spulciņus. Pati vienkāršāk atbildē. Ja cilvēks ir nesekmīgs matemātikā, ko dara vecāki? Privātskolotāji. Tepat var, šito situāciju pat var izlaist bez privātas, ja ir finanses, var aizsūtīt vienkārši uz pulciņiem, vai atrast privāti, tas ir, ja ir iespējas. Bet, ja nav to iespēju, tu vienkārši pats izējiet, vairāk pakustaties, padarbojaties. Tas priekš cik, un jautāts jau bišķi bija jāskrien. Ja? Protams, jāņem arī kaut kāds vērā, piemēram, ja tev atnāk tāds plesnieks, ja, 12. klasē, īsti nebūs godīgi viņa ņemt, viņš ir jau profesionālā ievirzē uz svarcelšanu, un ko tu viņu tagad dzīsi skriet, ja, tur ar kaut kāds var aprunāt, ja ir izlases sastāvu dalībnieks automātiskā ieskaita. Ja, jo tu nesenāk, ka sporta stunda sāk tagad čakarēt svarcēlēm skriet, jo ko nedrīkst darīt svarcēlēs, tas ir nekad, ka viņš nedrīkst skriet. Ja viņš zaudē visu savu to būtību, kam viņš gatavojas, ko viņš trenē. Viņš trenē ātru, maksimālu jaudu, svaru, un te pēkšņi jāskrien. Bet runājot par bērnu un jauniešu to situāciju, tu noteikti arī piebalso tiem, kas saka, ka vajag atgriezties uz to, ka ir vajadzīgas kaut kādas nopietnas prasības, pat ja ne nopietnas, bet konkrētas. Jā, vienkārši konkrētas prasības, kurām un tad, lai arī tās augstskolas pēc tam pašas domā, ja jums tur tajā sportā ir nesekmīgs, vai jums tādu cilvēku vajag vai nevajag, jo tad arī tā augstskola sāks mainīt savas prasības, jo tagad viņi, piemēram, lielākā daļa uzlikusi, ka mēs neņemam, ja ir kaut viena nesekmīga atzīme. Tas arī īsti nav pareizi, ja, piemēram, cilvēkam ir mega asas prāts, viņam nepiespiedīšu nekad sportos, viņš tajā sistēmā, piemēram, viņš dabūtu trīnieku sportā. Mēs tagad ejam tā kā līdzīgi kā vecajā PSRS. Kāpēc bankrotē? Tāpēc, ka visi pierakstīja rezultātus. Ja novāca ražu tur 100 kg, pierakstīja, ka 300, visi saņēma diplomus un viss. Un tā arī tā visa lielā PSRS savienība sabruka, ka viss uz papīra bija ideāli, dzīvē te nebija ne leduskapi, ne desu, nekas nebija. Uz papīra mums viss ir saražots. Un te ir kaut kas līdzīgi, kad nedrīkst pieņemt bērnu ar nesekmīgu atzīmi, tad attiecīgi nākamās skolotājs neviens negrib uzņemties atbildību par bērnu. Iedomājies, viņš zina, ka viņš aizies labā augstskolā, viņš ir gudrs. Kā es likšu viņam trīnieku sportā? Mēs arī pirms filmēšanas iesākām interesantu sarunu par to, par sabiedrības tādu interesi par cīņu un vīriešu interesi par cīņu un tie, kam ir tā iekšējais tas cīkstoņa gars, ja, ka tas kaut kādā veidā to tautas mentālo to izturību, noturību un cīkstumu atspoguļo. Un ka cīņa ir kaut kas tāds, ka tās, tu teici arī, ka tās valstis, kuras ir veiksmīgas, ja, tā ir Irāna, Krievija, Japāna, daudzas no šīm valstīm, viņas ir spēcīgas valstis. Un tur arī minēja par to, ka Latvijas tas stāvoklis ir, ka mums tomēr tā vēsture ir diezgan bēdīga bijusi. Un ka tas kaut kādā ietekmē to kolektīvo psiholoģisko stāvokli. Ja mēs ņemam, mēs esam bijuši 700 gadus kalpu tauta. Tieši tā, un kāpēc man liekas, ka cīņa varētu ideālā pasaulē, sapņojot, ļaujot sev pasapņot, ka cīņas tas cīkstoņa gara, kā saka, iefiltrēšana kolektīvajā mūsu tajā apziņā varētu palīdzēt arī celt mūsu kā tautas pašapziņu. Man liekas, ka ja bērnos un jauniešos būtu vairāk tas veselīgās devās, kaut kā tieši tā, veselīgās devās. Un kā tev liekas, tas būtu, teiksim, sapņojot, ka skolas programmā ne tikai būtu kaut kādi ne tikai būtu noteikti kaut kādi standarti un prasības, bet pēc iespējām līdzīgi kā ir iespēja izvēlēties dažādus novirzienus skolā,
priekšmetos ir skolas, kurās piedāvā vairāk vienā virzienā vai citā, bet ka būtu iespēja bērniem reizi nedēļā, piemēram, kaut kādu cīņas ievirzi skolā. Tas būtu, kā saka, mans neizpildīts sapnis, ko es labprāt mēģinātu izdarīt, bet manas rokas ir par īsu, lai vispār par cilvēkiem par to sāktu runāt. Un es, ja cilvēki, es tiešām to gribētu ieviest, vai viņu sabiedrība pašus nepēst un beigās zaudētu krēslus, bet par ko tu tikko teici, Amerikā oficiāli ASV Savienotajās valstīs Focal Styles ir ielikts skolas programmā, ka bērnam līdz 4. vai 5. klasē ir obligāti jāizvada, laikam, 50 cīņas. 50 cīņas, lai izvēlēs to savu novirzienu un lai tu saņemtu atzīmi, ka tu esi tev jāizvada 50 cīņas. Un ko nozīmē? Viens viņš reiz nedēļā var patrenēties skolā un vienkārši braukt, pacīnīties. Bet lielākā daļa, ko viņi uzreiz palaiž viņu uz pulciņu, aizved uz sacensībām un savāc, un tas aiziet tajā te nācies, ir kaut kāds mērķis, kaut kāds virziens, ir kaut kāda tā domāšana, un tad viņiem tas ceļās gan pašapziņa, jo... Kādas rakstura sīkstuma veido? Jā, tieši, kā tu saka, ja tu reiz cīņā esi cīnījies, pārējais lietas ir sīkums. Ja tu esi gājis, izgājis, un... Zikā arī te mēs nevaram aiziet, bet tikai visu laiku vinnē, viņi arī sabruk, bet te ir plus. Jā, te ir runa par augstu sasniegumu sportu, bet par vienkārši, par to, ka tu cīnies, uzvari, zaudē. Nu es vēl gribu pieteikt, kas ir nākamā problēma mūsu šajā te bērnu sabiedrībā. Pat tie, kas cīnās, man arī jau puika tajā vecumā, kad jau sāk braukāt uz sacensībām, un es to virtuvi atkal skatos, ka no vecāka puses, ne tikai kā un mūsu laikā tā nebija, ka pēc katras cīņas viņi raud. Viņš uzvar pirmo cīņu, raud tas, kurš zaudē. Otrajā cīņā jau tiekusi, kas jau pat cīņai uzvarējuši. Viens uzvarētājs smaida, otrs raud. Un šitā iet līdz finālam. Un visi, kas zaudē cīņu, visi raud. Un iedomājies aizbrauc uz sacensībām, uz CS ir 200 dalībnieki. Nu, es nezinu, tur spainis ar salvatēm, tur vienā sasarās. Un es no vienas puses domāju, vai mēs tad bišķi lobējam cīņu, ka tas ir labi. Bet ja es paskatījos, kā no vecāks šausmas. Un beigās es to pastāstu vienam otram, un viņi saka, bet tāpēc, ka šīs jaunatnes bērni, viņi nav iemācījušies zaudēt. Jau tāda traģēdija, ka visi labi vecāki uzklausa tavas problēmas, un viņam pēkšņi, viņš nav pats labākais. Un te tomēr ir labi, ka viņiem ir jau jāiemācās tas zaudējums rīkums, jo lai kas tu būs kāds labāks par tevi. Ne tikai sportā, arī visās dzīves jomās. Un tikai kas ir panākums celties un cīnīties tālāk. Un tas bija tāds šoks arī. Es arī redzu, kad mans puika uzvar tik priecīgs, kā zaudē viss, asaras un pašam jāmierina. Un tu domā, vai mēs kaut kādu psiholoģisku traumu neradam. Bet izrādās, ka nē, ka vienkārši paša tā audzināšana ir tāda, ka bērns vēl nav sapratis to rūgtumu, ka ir tā, ka mēs tu pats labākais. Jā. Katrā ziņā varbūt arī sacensības ātrāk par kaut kādiem 10, 11, 12 arī var iztikt arī bez tā, vai ne? Varētu iztikt, bet kaut kā neiztiek. Gan vecākiem pašiem gribās aizbraukt, gan bērnam gribās to medaļu, jo viens no perfektākajiem piemēriem mēs vienkārši par apmeklējumu dodam medaļu. Ja tu esi atnācis uz visiem nedēļas treniņiem vai mēneša treniņiem, viss ir medaļa. Un tie bērni pat pie zobārsta, pie ārstiem negrib iet, jo man vajag to medaļu. Un tas jau tā ir tas atvieglotākais veids uz medaļu, un tāpēc tās sensības jau tomēr viņi ir tam bērnam. Es nekad nebiju tā iedomājies. Par to es biju dzirdējis, bet tiešām tā medaļa uzlikša kaklā viņiem ir kaut kas, jo tu kādreiz pa skolu staigā ar medaļu kaklā? Nē. Tu tagad zini, ka piemēram bērns izcīna medaļu kādā laukā, viņš iet uz skolu uzlikt? Jā. Nezināju. Kā saka, mēs nekad neuzdrošinājāmies kaut ko iet. Mēs uzskatām kā zīmēšanas vai kaut kādu, ka tu dabūsi atgriezīsies skait, ka pat tevi sāk smieties. Tagad tas ir pilnīgi normāli. Cilvēki uzliek kaklā medaļu, aizbrauc uz sacensībām un visu pirmdienu viņš iet pa skolu. Viņš nebija dzirdējis, jā. Tas parādījās pēdējos 5-6 gados. Jā, tas ir interesants fenomens, jā.
Nu, tur ir koks ar tādiem diviem galiem. Tas jau atkal atkarīgs no ģimenē, kā tas ir, vai ne? Jā. Pārslēdzot mazliet atkal tēmas, mazliet par graplingu. Graplings ir arī Sporta cīņas federācijas sastāvā, un mēs esam arī daļa no federācijas. Un, vismaz man personīgi, kad pirms kaut kādiem gandrīz 6 gadiem, kad mēs tev pirmoreiz satikāmies, kad es pie tevis sāku trenēties, man tas, kad es sāku trenēties brīvo cīņu, ir viens no tādiem svarīgākajiem pagrieziena punktiem man kā cīkstonim. Man tas pilnībā izmainīja vispār to, kā es skatos uz graplingu, to, kā es cīnos, un pilnībā izmainīja visu. Un tāpēc tas viens no mērķiem, kāpēc arī šī saruna, ko es gribētu pareklamēt brīvo cīņu kā kaut ko absolūti fantastisku, kā vai papildu lietu, vai vienkārši izmēģināt, lai saprastu, kā tas ir ar cīkstoņiem cīnīties. Un varbūt pastāsti savu pirmo tādu saskari, kad tu pirmoreiz dzirdēji par graplingu vai jiu-jitsu, kas principā ir viens un tas pats. Jo es zinu, ka vismaz tad, kad es sāku trenēties no lielajiem cīņas sportiem, bija tāda diezgan vīpsnājoša attieksme no džudistiem un cīkstoņiem, kad tie tur tā, pa zemi vārtās kaut ko tur, tā kā, pa nopietni jau neko neuzskatīja. Bet, pēdējos gados tā kā mazliet mainās, un arī tu pats esi piedalījies Open matos, lai pamēģinātu, kā tas ir. Un pastāsti par to pieredzi. Jā, es sākšu ar to, ka tie, kas nav cīņas sabiedrībiem, viņi uzskata, ka viena cīņa viens un tas pats. Bet viltākais piemērs ir kamaniņu sports. Viens ir kamaniņš, otrs ir skeletons. Uzdevums viens tas pats. Kurš pirmais ir lejā? Un tad jau kāda starpība, tu braukši ar kājām pa priekšu aizmēt, bet patiesībā tur ir pilnīgi atšķirīga sagatavošanās, pilnīgi atšķirīgas kamanas, treneri un, ja kamaniņu braucējs jābūt viņam tādam pufīgākam, gaļirgākam un jājūtās, tad atkal skeletonusam jābūt ļoti fiziski sagatavotam un tur pilnīgi. Bet liekas viens un tas pats, kurš pirmais lejā, pareizi. Tā arī cīņas sportos ir. Visiem liekas viens un tas pats patiesībā. Katra tā nianse maina pilnīgi visu. Un no tā arī bija tā mūsu sporta veidu nezināšana, par ko saka džudisti un cīkstoņi varbūt nievājās un nevarēja saprast, ko jūs tur dariet. Tāpēc, ka mums jau bija tas pats pirmais galvenais uzdevums nogāzt zemē. Un tad tā cīņas rezultātu 70% izteicas, ka stāv cīņa, un tad 30% parters. Un parasti tas, kurš varēja arī nomest zemē, tas arī parteri arī bija vadošāks, un viņš varēja savākt savus punktus. Te pēkšņi atnākam, tu pat neesi pieskāries jau zemē. Zini kā, tu parasti jau, tu cīkstoni, piemēram, ņem gāzi, viņš tev līdz pēdējiem pretojos, un pat pēdējā brīdī jau krītot, tev bija jāgaida, ka viņš vēl vienā lidojuma fāzē var rauties ārā, taisīt kaut kādu akrovētas kustību, un tev bija jātur tas pretinieks līdz galam, un te tu pieskaries, un tev krīt. Un tu nevarēji saprast, par kādu cīņu mēs runājam. Bet tad, kad tu jau sāc perfekti izzināt noteikumus un pasaprast to, kā ir noteikumi, kas ir jāizdara. Un tad tu cīnies un saproti, ka es taču nekā beigās nevaru izdarīt. Jā. Varbūt es dominēju to cīņu, bet viņu, kā saka, notapot, nosēmot nemaz nemāk, jo tu nekad neesi mācījies neko. Jā, tu esi iemācījies apgāzt, gulēt virsū un paldies. Bet teici tā niens, izdari tā, lai es padodos. Dari ar mani, ko gribi, bet es gribu padoties. Tikai nesit. Un tas bija tas tāds pārējais posms, ar ko bija mazlietiņi jāpierod, jāsaprot, es tur greplingā tur maksimums vienu tapu iemācījos un viss, tur zelkuniņš varbūt veiksmīgi paņemt. Bet kurš to nedevēja, viss to neko nevar izdarīt. Jā, tu varēji viņu kontrolēt un ja vēl cīkstonim pareizi pieķert tās kājas, tad mēs vispār pazūdam no elites, jo neviens nekad tev kāja nav lauzis. Jā, ja tev stāvstiņā paņem mēģina gāzt, tev viss labi, bet kad tu jau esi apgāzies, viņš tev piepēs. Tu skaties, viņš man borcenis ies vai ko? Sapratu. Sapratu. Un tas tāds bija veiksmīga skola, par ko es ļoti arī, es pēc tam, tu kaut ko paņēmu no cīņas, es atkal to organizētisko darbu paņēmu savā trenera darbā, jo mums bija tā, ka, entos gadus cīņa bija pieejama visiem.
nāc, un tev viņa bija pa brīvu. Un, ja bija kaut kādas finansiālas problēmas, treneri paši kaut ko ņēma, mocījās un nedod Dievs kaut kādu kapeiciņu paprasīt jo tā mūs ir maz, tā mūsu nav, un es gāju uz greplingu un es skatos, ka nē, ka cilvēki ir ieinteresēti, viņiem ir ieinteresēti, viņam nebūs žēl tos 20, mēs jau nerunājam par 100. Jā, tas arī crossfitā, privātais treniņš maksā lielu naudu. Un te mēs mazliet pieaicinājām ar savā klubā ka tomēr cīņas treniņi ir maksas pakalpojums, un tas mums arī daudzos pozīcijās pēc tam atvieglo. Ja mums kaut ko vajag nopirkt, attīstīt, tad mums ir tas tie brīvie līdzekļi. Nav tā, ka visu paši treneri, visu savu pašu treneri, tas ielikšu pa vidu savu treneri Visvaldu Freidenfeldu, kurš man arī uzaudzinājis un internātā esmu kļūst, un mēs tād strādājam viņa Freidenfelda kluba telpās. Ka visu laiku pats, visas problēmas risināja pats un visu, es tā nevaru. Bet Visvaldim bija tas krampis, ka viņš varēja visu to dzīvi, visu gan organizēt, vadīt, darboties un vienmēr visas problēmas risināja pats, ka nebija tā, ka mums to vajag vai mums visiem to vajag. Un kad visiem to vajag, tad pilnīgi cilvēki ir savādāk. Nāk, atbalsta, palīdz, kad vajag. Man liekas, tā niša, ko jiu-jitsu aizpildīja ne tikai Latvijā, bet pasaulē, ka ļoti strauji to popularitāti guva, bija tieši tautas sports, teiksim tā, jo tradicionāli judo un brīvajā cīņā, tā kā es sāku trenēties, tāpat es zinu citi, bija interese arī par judo, piemēram, bet nebija iespēja vairs pieaugušam cilvēkam, piemēram, sākt trenēties īsti. Ja nav kaut kur kādas pazīšanās, nebija kur sākt. Ka principā tas ir domāts kā olimpiskais sports, ko tu kā bērns sāc, un tu vairs kā pieaudzis cilvēks vairs īsti nevari neko, vairs neko īsti nevar darīt. Tā arī ir. Bet man liekas, tas, ka tu atvēri zvēru grupu, tas arī to izmainīja. Jā, tur mums parādījās, jā. Un uzreiz kaut kā arī dzīvība parādās, vai ne? Un tur kaut kāds un arī judo tagad pēdējos gados ir grupas, kur var nākt cilvēki bez iepriekšējas pieredzes un ļoti iespējams, ka tie, kas pēc tam trenējās, viņi iemīl to sportu un pēc tam viņu bērni. Tie jau sāks no bērnu kājas. Man liekas, zvēru grupā tādi ir neskaitāmi, kur ir sākam kā pieauguši. Un te bija pat mazliet tā pārtrauc, bija pat savādāk. Tētis veda puiku uz sacensībām, vienam, otram, viņš pats arī grib pacīnīties un nebija iespējas. Un tad tā zvēru grupa atveras, saka, un saka, viņš ir kaut savādāk, es tad dēlam bļauju cīnīju šitāds, tagad pats pacīnīju, sapratu, laikam nav jēgas bļaut, ka viss ir pavisam mazliet savādāk. Jā, tā kā man liekas, ka tas varbūt tās arī ir kaut kāds ceļš, kas varētu, ko var paņemt cīņas pasauli, jau ir paņēmusi mazliet arī no tā, kas tu kaut kādā ziņā tā kā komerciālāka tā pieeja, bet tam ir savi augļi, kas pēc tam var radīt arī to popularitāti un pēc tam arī bērnus iesaistīt. To, ko tu pareizi pastāsti, pusol jums jiu-jitsu vēl tā labā sistēma, ka dalās tajās joslās, par ko es vienmēr esmu bijis skeptisks un neesmu nekad to atzinis, jo rāda, ka tas pasaules čempions, un beigās izrādās ir 5 līmeņa joslas, un tad tu liemā, kā tu vari saukt sevi par pasaules čempionu, savā grupā, savā jostā, kad pat tevi tādus, pat Latvijā atradīsim vairākus. Tieši. Un tas mums, gan džudistam, gan cīkstoņu psiholoģis, jo mums ir kā pasaules čempions ir tas, kurš savu dzīvi atdevis šim sporta vidam. Tu pa pasaules čempionu cīņā nevari kļūt, ja tu savu dzīvi, galvu nedod šim sportam. Tā arī bokseris, ja viņš pasaules čempions, tad tu vari tikai viņam paklanīties, jo tici man, viņš savu dzīvi atdevis. Viņam nekā cita nav, kā tikai tas sports un tā medaļa. Un te nostrādāja foršais efekts, ka tas piesaistīja cilvēkus, tas piesaistīja popularitāti. Jā, tas zaudē, mēs beigās sanācām zaudējuši to visu, ka mēs turējāmies pie tā maksimālā, un tad ir līmeņi, kas atnāk mēnešu savā starpā pacīnījušies, un viņš grib cīnīties ar tādu pašu. Jā. Arī, kad es rīkoju Latvijas čempionātu greplingu, varēs ir, tur būs tikai labākie, kam ir jau augstākas jos, jo mums cīņā greplingā nav to josu sadalījumu. Un tas, kurš apzinās, ka viņš nāk mazāk, viņš māk trenējas, bet viņš iekšā sirdī tomēr ir cīnītājs.
Un cīnītājs negrib iet zaudēt. Cīnītājs grib iet uzvarēt. Un vēl visforšākā, mīļākā uzvara ir smaga, grūta ar vienlīdzīgu pretinieku. Tad cilvēks dūst vislabāko efektu, kad viss jums tik sīvi iet līdz pēdējai sekundi, un tu beigās izrāvi to vidu. Un tas ir tas stāsts, kāpēc es to tagad visvairāk saprotu. Es jau arī Bundeslīgā tagad pats no pirmās līgas aizmulku uz otro, lai saglabātu šo pozitīvo emociju, lai cīnīties ar līdzvērtīgiem, kur es uz viltībām izvelku un beigās es priecājos par to uzvaru. Un te to jostu sadalim tas labā puse. Jā. Ko es palielam tikai pēdējā laikā tikai sāku apdzīt. Pirms tam tas bija, es domāju, cik tas ir negodīgi, cik tas ir nepareizi, bet sevišķi tajā situācijā, kad Baltijā vai nākamajā joslā uzvar pasaules čempionātu un tev internetā rāda, ka viņš ir pasaules čempionāts. Jā, es domāju, ka negodīgi ir tieši, varbūt, man liekas, ka tā jostu sistēma patiešām ļoti laba, bet negodīgi es piekrītu, ka ir tas, ka ja tu esi, teiksim, zilajās jostās kaut ko uzvarējis un tu to izlaidi un vienkārši uzrakst pasaules čempions. Man liekas, godīgi tad būtu arī uzrakstīt zilās jostās, vecuma kategorijā, pasaules čempions, ok, bet un pēc tam tu vari sākumā teikt, tev 5. vieta pasaules čempionātā, 5. vieta Eiropas čempionātā, 10. vieta. Pa kādiem augstiem rezultātiem mēs runājam. Ja? Es nevienu pat zelta sudrabu neesmu izcīnījis olimpiādē, ne pasaules čempionātā. Jā, un cilvēkam no malas nav skaidrs, kāda ir tā konkurence. Un tad reku kāds ir pasaules čempions Eiropas, jā, vai ne? Un tad tādā ziņā es piekrītu. Bet tas arī pamazām mainās. Džudžitsu aprindās arī mainās, ka tas jau arī iekšēji džudžitsu pasaulē to neskatās arī tā, pārāk nopietni uz tādu slavas piesavināšanos tur, kur tas varbūt nav vajadzīgs. Bet tagad mazliet atkal pārmainot tēmas par mazliet tādu grūtu jautājumu, bet jautājumu, kurš man liekas ir ļoti svarīgs, un par kuru varbūt nerunā daudz, un atkal es domāju, man interesē gan tava pieredze tev pašam, kurai tu esi gājis un iesi vēl cauri, gan arī, ka tu novēro citus, tā ir sporta karjeras pabeigšana, jo tā ir tēma, par kuru Latvijā ļoti daudz vispār nerunā, bet es interesē, piemēram, Anglijā, es zinu, ka ir viņiem izveidota vesela institūcija, kas palīdz, piemēram, futbolistiem, kas beidz karjeru. Jo viņi ir sevišķi viņiem pat tur kaut kādās otrajās līgās. Viņi kā sāk pusauģu gados. Viņi principā tā kā bērni pamperos. Viņiem viss ir pēc grafika, dzīve sakārtota, un tad pēkšņi vienā dienā tu vairs neesi... Par tevi tavu grafiku neviens neplāno, tev ikdiena mainīsies, tu vairs nesaņem to gandarījumu no panākumiem, un ir depresija, atkarības un tā tālāk. Un tu jau esi daļēji pametis sportu, bet tāda pavisam pamešana vēl tomēr priekšā. Un, jā, kā tu varbūt kāda tava pieredze un kā tev liekas, kas būtu tās atslēgas, lai to varētu veiksmīgi noslēgt karjeru? Es domāju, ka es nepateikšu, kādas ir atslēgas, jo lielākās problēmas, kuras tu nosauci, man arī viņas ir bijušas. Un es domāju, man viņas vēl projām ir. Un es no tā sporta ne par velti netieku vaļā, tāpēc, ka es domāju, ka mums Latvijā laikam nav tādas vietas, kuras varētu iet un par to runāt, jo ne par velti es to Vācijas Bundeslīgu turos, jo tad es vēl nevaru sevi palaist vaļā, bet es sen galvā apzinos, ka man jau sen viss ir beidzies, un palēm, ko darīt tālāk, atbildes vēl projām nav. Tur nosauci man 3 manus amatus, ja? Bet patiesībā atbildes nākotnē nav, jo tie visi tāpat beigsies, kuru katru mirkli un gadi ir pagājuši. Man sanāca tas, ka es ļoti tie futbolisti ļoti strauji beidza. Es varu iedomāties, kā viņam, jo es jau beidzu 7 gadus, jau 8 lēnām, laižu vaļā, bet tām visām problēmām, kas bija tam futbolistiem, depresijām, es viņām visām esmu gājis cauri, un viņas gan pats veiksmīgi uzvarējis un pats ticis, kas atrisinājis ar kaut kādu nākamā mērķa sev uzstādīšanu. Ir jāizdara, jāizliek, un tad tu tā kā noturies, bet es domāju, ka arī cilvēkiem ikdienā ir tādas pašas problēmas, tikai sportistiem, ka viņi par tām nerunā.
Bet sportistiem, tie, kas bija augstas klases, kam bija pat par rokas nebija jādomā, pusdienas nebija jādomā, un pēc vienā dienā tas izveidās, ir ļoti tāds interesants. Jo tikai labākie aiziet pa treneriem, izcilākās personības tur attīstās, bet ir jau tie, kas otrās komandas spēlētāji, kas sēdēja soliņiem, trāvaļi, viņi jau bija psiholoģiski mazliet, viņi jau zaudējuši kaut kur, un tad viss apstājas, tad vispār viss noklājās. Jā, man liekas, labs piemērs cīņas pasaulē ir Amerikas koledžu sistēma, kur, kā saka, tas izteiciens, ka nav visi, kā saka, viss vienā salikts, vai ne, un kad nav citas identitātes vispār, un ka viņiem ir koledžās, viņi mēģina cīkstoņu karjeru, bet viņiem ir jāmācās labi. Un tad, ja tev nesanāk cīņa, tā nav tā vienīgā identitāte, ka tev nav, esi pilnīgi pazudis, ka tev nav nekā. Un, tas noteikti ir. Bet mēs par to studentu sportu runājam, man šķiet, ka mums vienkārši iedzīvotājs skaits neatļauj kaut ko tādu. Es vēl gribēju pajautāt par tavu pieredzi graplingā. Kas ir varbūt tāda, tehniski vai kas tāds iespējas par grapleriem, par džiceriem, kas ir, ka viņiem vajadzētu, X lietu visiem vajadzētu iemācīties, pamainīt. Ir kaut kas tāds, ko tu esi nodomājis, ka to gan vajadzētu viņiem? Pirms tam es biju pārliecināts, ka viņiem vairāk ir nevajag uzreiz pie noteiktām situācijām, uzreiz iet tajā takedownā, jo vajag visu pacīnīties līdz galam. Bet tas atkal dod priekšroku cīkstonim. Jo, ja tu cīnies līdz galam cīkstonim, tad cīkstons pēc tam dabūs ātrāk tu savu kaklu, kas ir gārds, viņš skaitā. Jā. Tu 3 stūri aiztaisīt, jā. Ar kājām vai roku? Roku vienkārši, ka žņauts. No muguras, jā? Nē, vienkārši... Gilotīna. Jā, gilotīna. Te ir tā nianse, ja greplingisti paši nekristu tik viegli, vairāk pretotos, tad viņiem atkal viņi gilotīnu nevarētu tik bieži paņemt. Ja viņš vēl nav apgāsts, viņš jau krītot jau ņem gilotīnu. Cīkstens domā, kā tik man tikai tevi nogāsti. Un te ir tā nianse, ko es saku, dažas reizes pastaigāju, es sapratu, ka man tikai ir jāuzspiež un viss, un jau jāmeklē cita pozīcija, jo cīņā, ka tu uzspiež, tev jāiet līdz galam, un točni ir piezemējis, te tikai apstājas. Un tikai es ar tā gāju, nogāžu, viņš jau krīt, viņam jau vienalga, ka viņš nokrīt muguras nokrīt 4 punkti. Var teikt, cīņa zaudēt. Jā, pilnīgi viņš jau krīt, lai viņu metu, viņš jau ņem žaukšanu, un tu par to domā. Un tad es tā ātri apgreidojos, ka vienkārši čik uzmet un jau atpakaļ, zin kā. Viņš dabū impulsu, viņš tādu impulsu nekad nav dabū, viņš jau krīt, un es jau esmu atgājis nost. Un tad tas bija, arī tagad bija Liepājā, bija cīņas, un tur viens grieķu romiešu cīņas, cīkstonis cīnījās arī. Viņi pat kājās neiet savā sporta veidā, bet to tur jaukties cīņās, izdomājot kājās. Vienreiz iegāja sanāca, otrreiz, trešreiz kā gāja, tas kā krita uzreiz paņēma giltanu. Un es viņam prasīju trenerim, cik reiz viņš aizgāja uz greplingu vismaz. Nereizes. Ko tu gribēji? Uz viena pārliecību. Un tad, kad pastaigāji, te tā māksla ātri apgreidoties, saprast, ātri izanalizēt kļūdu, kāpēc, kādā veidā. Viņš nav Latvijas čempions, bet viņš tevi nožņautas kādā sakarā uzreiz. Pārslēdzies, un tad jau aizgāja. Visi tie giletoni. Plus vēl nākamā niansijā, ka tevi ņem uz kaut kādām žņaukšanām. Cīņā, piemēram, nedrīksti tu vispār sevi pagriezt par 90 grādiem. Par katru pagriešanos tevi punktu. Un ja tevi kaut kā ņem žņauts, tad tev jāstāv taisni. Te ir tieši precīzi. Tā kā sevi kaut kur tu vienkārši pats sāc ripot uz priekšu, atpakaļ. Punktus neskaita un uzreiz tvēriens raujās vaļā. Bet tas tikai ir pieredze, tikai ir treniņiem un domāšana. Viens vēl jautājums. Man ļoti patīk. Es iepriekšējā sarunā ar Jānu Priešo runāju, ka ir tās teiciens cīņas paklāja nemelo. Par to, ka viņi parāda tavu raksturu. Es gribēju vienkārši, kā tu šo teicienu izproti un vai tu tam piekrīti? Vai tu to arī redzi, ka tu skaties no malas gan uz savām cīņām, ka tas parāda, ka grūti izlikties, kad cīņa, ka tu esi noguris un ka tas tev izaicina pilnībā? Mūsu sabiedrībā, tieši mūsu cīkstens sabiedrībā jautājums, kā Vjor pakāža, paklājs parādīs. Un tas ir vairāk no tā konteksta tie, kas
kādreiz pret treneri runāšu neprecīzi, vai arī, te tas stāsts, viens trenējās katru dienu, cits netrenēs, bet paklājs jau beigās parādīs, kurš ir kurš. Ieguldītais darbs. Jā, who is who. Tas ir tas mūsu eksāmens. Paklājs arī parādīs. Un vēl viens ir tāds jautājums, tāds filozofiskāks mazliet, bet cīņa ļoti spēcīgi veido raksturu, vai ne? Tā kā veido raksturu, to sīkstumu un tā tālāk. Bet kā tu domā, cik daudz tomēr raksturs veido to, kāds tu būsi cīkstonis, tas, kas tevī jau ir? Un gan par tevi, es domāju, gan arī tu kā treneris, skatoties uz citiem, cik tas ir, ka cīņa, jā, viņa izveido kaut kādas rakstura iezīmes, bet ka viņi arī tad, ja vien tu neizmaini kaut ko savā raksturā, tad arī cīņa apstājās tur, kur kas kāda. Tieši tā arī. Mūsu treneri vienmēr mācījuši, ka viss sākās tikai no rakstura. Vispirms ir tas raksturs, vai viņš ir vai nav. Un tad tikai iet cīņa. Jo ar cīņu nebūs tā, ka tev nav rakstura, tu aizies cīņu un tev parādīsies tas raksturs, ka tomēr jau pat no paša tā pirmsākuma tev iekšā ir tas cīnītāja gars vai nav. Ja tu neesi tendēts uz kaut kādām personīgām uzvarām, jo cīņā uzvarēsi tu viens, ne komanda, personīgām uzvarām, un tad tu palielam visi tie, kas ir ienākuši tajā cīņas paklē, tas nomē kaut kāds ego, kaut kas viņu velk iekšā. Viņš nav pastaigu turists, teiksim tā, kurš ir atnācis atpūsties. Viņš jau ir atnācis meklēt grūtības un kaut kādu dominanci pār citu caur šo sporta veidu. Un tad attiecīgi jau vairāk cīņas sportā tu esi, tad beigās viņš to tavu raksturu vienkārši jau apaudzē, pieliek un sagatavo vēl vairāk, vēl iedot tavs lielas pārliecības un iespējas un to. Bet jau pirmsākums jau bāze ir. Tu domā, ka tas ir tā iekšējā vēlme uzvarēt? Ir tas galvenais? Ne tikai. Tas ir tāds viens no abstraktiem. Kurš, teiksim tā, normāls cilvēks nāks un mocīsies uz tā paklā, ja? Kaut kas viņam iekšā ir. Ja tāpēc arī cīņas sportā pārsvarā nāk no sarežģītiem, no sarežģīta kaut kāda stāsta. Kaut kas ir bijis, ka varētu būt, ka ir kaut kura dzīvē ir bijis jācīnās psiholoģiski. Un tad, kad cīņa dod iespēju to darīt arī fiziski. Varbūt kaut kā tā, un kad piekrīt kaut kādam tādam uzskatam. Jā, protams. Un vēl bija nesen arī pagājušajā gadā Laurai Skuņai Olainē raksts par mazo huligonu sindromu. Mēs grozamies, tāpat ir tie bērni, mazie huligāni. Kurš viņus izglābs, ja ne cīņas sports? Tikai probācijas šitās iestādes vai bērnu cietums pareizi. Kolonijas. Jā, bērnu kolonijas viņus uzliks uz kājām. Tikai vienīgi kārtīgs treners un cīņas sporta veids. Tikai vienīgi, kas viņus var iztaisnot. Un ja turpat nepalīdz, tad lūdzu, mūsu valstī ir vēl viena sociālā problēma. Jā. Es domāju, mēs ķersimies pie diezgan daudz iesūtītu jautājumu. Uz dažiem mēs jau atbildējām, bet iziesim tūlīt cauri. Jautājums par spilgtākajām sacensībām un kāpēc to jau atbildēja. Tas bija sagatavošanās kvalifikācija olimpiādē. Kvalifikācija, oficiālais starts, kur es izcīnīju kvalifikāciju. Un mēs mazliet runājām par karjeras beigšanu, tad Romāns jautā, līdz cik gadiem tu plāno startēt? Bundesligā? Vispār sacensībās. Ja es tuvāko 2-3 gadu laikā dabūšu klubu Oberlīgā, tad līdz 42 noteikti. Ļoti labi. Un tad Oļegs jautā, kā morāli sagatavot sevi sacensībām, ja ir milzīgs stress? Tātad kā pārvarēt stresu? Jā. Mūžīgais jautājums, jā? Tas ir mūžīgais jautājums, un es jau vairākas reizes ieminēju par to, ka ja viņš zaudēs, nekas nebūs. Jāsaka ar to. Ja viņš sev to galvā iestāstīs, ka tā ir iznākšanas kaut kādu scēnu, jau uz visu tevi skatīsies. Un cilvēks jau rakstot viņš to tekstu, viņš jau uztraucās par sacensībām, viņš jau uztraucās par kaut kādu sevi sniegto rezultātu.
Bet, viņam taču par to algu nemaksā, viņam par to algu nesamaksā, viņš dara priekš priekavēts. Pirmkārt, viņš uztver to bišķi vieglāk. Otrām kārtām, lai padomā, vai tās ir pirmās sacensības viņam. Es domāju, ka nē. Un tad jautājums, viņš uztraucās pirms tām pirmajām sacensībām. Sacensības beidzās, taču nekas nenotika. Neviens uz zābakiem tev nemetika, neviens tev slikti neko neteica, visi kopā sataisīja bildes. Un mazliet jāuztver tas tā kā vieglāk, kā uz treniņu, kā uz kontrolu cīņām tu nāc, bet sacensību mazais adrenalīna uztraukums ir nepieciešams. To gan nedarīs. Un tie, kas saka, es vispār neko nejūtu, vispār man nekas nav, tie arī līdz olimpiskajām spēlēm neizsitās. Tāpēc, ka viņi ir pārāk jau, jo sportā tomēr tas adrenalīns ir nepieciešams. Jo uztraukums noteiktās dozās dot dopings. Adrenalīns. Tev ir tāds satraukums, bet tu esi ātrāk norēģi, tu vari izdarīt pēkšņi kaut ko, ko pirms tam nekad neesi darījis. Bet, ja tu sāc sevi pārdedzināt, pirmā lielākā kļūda, pirmais lielākais moments pie uztraukuma, sāk nākt miegs, tu sāc žāvāties. Tojās cīņa, tu sāc žāvāties, tāpēc tev uztraukums. Tev sāk miegs. Tu sāc domāt, es šonakt slikti izgulējuši, jo visi sportisti pirms starta guļ sliktāk kā pirms tam. Tāpēc, ka viņš jau sāk domāt par sacensībām. Un tad otrā dienā viņš sāk žāvāties. Viņam pirms cīņas sāk nākt miegs. Un tajā mirklī ir obligātā psiholoģiskais moments. Tas ir sacensību stress, viss ir labi. Fiziskajā ziņā, ja mēs paņemam testus, viņš pilnīgi neko nav zaudējis. Ja viņš varēja noskriet 3 km 12 minūtes, viņš tagad arī noskries. Bet cilvēks lielāku kļūdu dara, viņš sāk sevi, es esmu slikti izgulējies, man nav spēka, man vispār ir vājums, tam viss būs slikti. Un viņš sevi jau degradē. Otrs jūtās tieši tāpat. Nē, tas ir sacensības, tas ir normāla sajūta pirms sacensībām. Un ja viņš šitā sevi pozitīvi nesalauzīs uz to, ka nē, viss ir slikti, jo to ļoti daudz stipri sportisti ir arī viens Azerbaidžānas galvenais treneris, par ko man stāstīja. Viņš saka, ka sportistu lielākā kļūda, ka viņi iepriekšējā naktī slikti izguļās un tad otrā dienā sevi samoka. Bet tu esi trenēts cilvēks, tu vari pat nakti negulēt. Un tavs rezultāts neatšķiries, jo viena diena jaunam, spēcīgam organismam neko nemaina viņa tajā rezultātā, ja viņš vienu nakti neizguļās. Viņš vienkārši 5 vai 6 piecēlās, viņš domā, ka viņš nav izgulējis. Viņš ir izgulējis, organisms ir atjaunojis, viss ir labi. Vienkārši nevajag sabīties no tām pirmajām faktoriem, tās žāvāšanas, miegainības un vēl kaut ko citu sāk, kaut ko, nezinu, ja visu laiku ēda normāli, tad pēkšņi man vajag te kaut ko paēst, apēst, kas būs labāk. Nē, dzīvo kā bija. Tad tu varēsi parādīt savu rezultātu. Ar pārējām visām lietām tu tikai viņu samazini. Un ja tu esi izdarījis visu pareizi un viss bija labi, un rezultāta nav, tad vienkārši tas ir tavs līmenis. Un ar to ir jāsamienās. Ne visu tagad jāmeklē kaut kādas tur un nākušais, kas būs. Jo cīņā arī ir ļoti grūti nolikt to latiņu, cik tu īsti esi stiprs. Tāpēc, ka tu vienā sacensībās cīnies ar vienu, viņu tu uzvari. Citās sacensībās tu cīto citu, un viņam tu zaudē. Mēs tagad spriedīsim, es tur biju labā formā, un es biju tīri sliktā formā. Tu jau nezini, kāda līmeņa tev sportists bija. Tu vari ar savu vislabāko formu, mums ir brīvā cīņa. Tev būs varbūt pasaules labākā forma, Latvijas čempionātā, tu samu šonakam punktu nepaņemsi. Tev būs pasaulē sliktākā forma, bet tu nebūsi gatavs, bet tavs pretinieks būs vēl vājāks par tevi, un tu uzvarēsi. Tur tu labā formā zaudēji, te tu visi pretinieka līmenī, ko mūsu sporta veidā grūti noteikt, piemēram, diezgan viegli tajā peldēšanā un vieglētikā, ir konkrēts rezultāts. Tu noskrien, tev pat nav jābrauc uz sacensībām, lai saprastu, kurā vietā es vispār man ir jēga tur braukt, vai te nav jēga. Jā. Es izmantošu šo jautājumu, lai mazliet vēl parunātu par lietu, ko es gribēju, bet nepaspēju. Man liekas, ka viens ir tas, ko teici, šis ir ļoti svarīgi, neuzlikt sev nastas, kuras neviens cits tev neliek, ko tu pats uzliec. Bet ka nekas nespēja aizvietot to pārliecību, kas nāk no pieredzes
treniņos ar augsta līmeņa pretiniekiem. Jā, protams. Es vienkārši pats zinu, man arī pirms es sāku iet pie tevis, trenēties arī pēc tam pie Ivarasam Šalnako un arī zvēru grupā nāca. Un pirms tam arī nebija pārliecības par cīņas stājām. Bet tad jau kaut kādus gadus biju trenējies un pirms 2 gadiem kaut kur es bišķiņ regulārāk pie jums gāju. Un bija viens periods, kad es biju kādu treniņu, kur es trīniekā pastāvēju ar tevi un Ivaru. Un pēc tam es aizbraucu uz jiu-jitsu sacensībām. Un, to nevar ne ar ko salīdzināt. To, ka tu kājās iznāc pret džiceriem Anglijā, tu zini, ka tur nav nekādu vispār iespēju. Ka tu vari sev psiholoģiski stāstīt, ko gribi, bet ka tu esi reāli pastāvējis ar reāli labiem cilvēkiem. Pēc tam, tad ir īsta pārliecība. Yeah. Un tas, ko es gribēju jautāt par brīvo cīņu, ko mēs aizmirsu pajautāt tev, daudzi tevi zina un arī Instagramā tevi sauc par Zurbulājevu. Un tas tāpēc, ka tev Dagestāņi tā iesauca. Un Dagestāna ir tā kā, tā ir brīvās cīņas meka. Un pilnīgi noteikti tā pārliecība, kas es zinu tev kā Latvijas čempionātos, man liekas, tu pirms cīņas varētu gulēt un tad uz finālu iznākt vienkārši nožāvāties un aiziet uzvarēt. Un ka tas nāk nevis no tā, ka tu īpaši sevi gatavo, bet no tā, ka tu esi Dagestānā bijis. Un tas zini, ka tur nav nekāda cerība. Tas arī līdzīgi, kā tagad Vācijas Bundesligā, tur ir 80 miljonu valsts, ja? Un man katru reizi tie uzvārdi nāk jauni, sveši, un es tur tā... Bet es pilnīgi esmu mierīgs, tāpēc, ka es viņus nekur neesmu starptautiskā arēnā neesmu. Man tas pilnīgi uzreiz atbrīvojas. Tur šitos tāds. Ja no malas pasties, man būtu jānobaidās, bet man ir tāds miers. Jo es zinu, ka viņš mani neapmānīs. Jo tie, kas varētu mani apmānīt, es viņus būtu jau redzējis. Un tad man liekas, ka arī tas padoms arī varētu būt, ka, ja ir bail no cīņas stājā, tad aiziet pie jums, aiziet uz Friedenfeldes skolu, ja bail no kaut kādām meklēt, kur var dabūt laba līmeņa pieredzi. Un es gribēju jautāt tev uzreiz par to, kā tas ietekmē mūsu cīkstoņus šodien, ka vairs nav iespējams aizbraukt uz tām nometnēm. Un kā tev liekas, vai tu vispār būtu kaut tuvu tam līmenim, kur tu biji, ja tu nebūtu braucis uz Dagestānu? Nē, es nebūtu noteikti ne tuvu bijis tam līmenim viennozīmīgi. Un tas arī mums ir ļoti tā sliktā konflikta dēļ, kur Krievi uzsākusi karu. Un mūsu sporta biedram ir ļoti liels trieciens. Arī bija Friedenfelda turnīrs 23 gadus pēc kārtas. Un viņš ir, var pat teikt, es esmu viņu nomērdējis, jo es nespēju viņu vairs noorganizēt. Jo līdz šim bija ļoti tāds spēcīgs bloks, brauca no turienes Maskavas, Sanpēterburgas un Baltkrievijas sportisti, un eiropieši brauca uz Rīgu, ne priekš Latvijas sportistiem, viņš brauca, un te ir tā iespēja pacīnīties ar tiem Kaukāzas audzēkņiem. Tie visi, kas brauca no Sanpēterburgas, Maskavas, tur bija viena Kaukāza, Abhāzija, Osetija, Čečenija un Dagestāņi visi. Un eiropiešiem viņi zina, ka viņi pēc pāris mēnešiem braukšu uz Eiropas čempionātu, un tur jau viņiem nāks projektī tās valsts, Gruzija, Turcija, un te viņi varēja ļoti forši notestēties. Un tas turnīrs bija ļoti augstā līmenī. Un mūsu vēl tas finansējums, cik mums bija, tik viņš bija, bet izbraukāt to Krieviju bija tiešām 3 reizes lētāk. Ja tagad viena treniņa nometnes diena ir 80 eiro, viena diena. Tev attiecīgi aizbraucot uz 2 nedēļām, tev ir kāds finansējums, ja, un tev ir kādas tādas 10 nometnes. Un vēl tas ir treneris vajadzīgs, vēl avio biļetes, tā ir pieklājīga summa, ko cilvēks pat ejot uz darbu, gada laikā pat vienkārši ģimenei pat nenopelna. Un arī tie sporta fondi, kur kaut kādām tādām svarīgām nometnēm, viņi to summu nevar salikt pat kopā no 3 iestādēm, lai noslēgtu to pilno ciklu. Un tā braukšana uz Krieviju bija ļoti izdevīga finansiāli. Tur bija par treniņu zāli tev neviens nekad neņēma. Tu pats varēji atrast sev sliktākos vai lētākos apstākļus, kādus tev vajadzēja. Un vienkārši iet ēst, kā vēlies. Tu varēji dzīvot. Un oficiālās treniņu nometnes tur bija 2 reizes lētākas. Respektīvi, arī varētu teikt, ka, ja jautā, kam būtu jānotiek, lai sagaidītu labus panākumus no mūsu sportistiem, ir jāatrod aizvietojums, kā mūsu jaunos cīkstoņus, kā viņiem atrast vidi,
kā atrast finansējumu un iespējas, kā aizvietot to, kas kādreiz bija Dagestānā. Bez tā būs ļoti grūti. Jā, bet mēs jau esam pārslēgušies jau Grūzija. Jau ir vairākus gadus. Bet izmaksas ir daudz... Ir dārgākas, protams, jā. Dārgākas, ir krietni dārgākas, un tur to zāļu, Tbilisi ir 3 tādas potenciālas zāles, ja Dagestānā tev bija 20, jā. Un, ja, piemēram, tur tajā, kur mēs bijām, izlases cilvēki, visi aizbrauc uz treniņu nometni, tur par tā zālē cilvēki ir, bet tas līmenis jau bišķi nav tik augsts. Un tur ļoti tā bija jākomunicē, jāskatās, ja tu aizbraukt uz Gruziju, uzreiz jānoskatīt, kad viņiem nometne, lai nesanāk, ka tu atbrauc un visi labāk ir izlases treniņu nometne. Jo Dagestānā tev par to nebija jāstraucas. Ja visi labākie bija treniņu nometne, tur bija vēl tikpat labi. Tur bija citas masas, bet ir pārslēgušies uz Gruziju, cenšas. Bet tā pieredze noteikti ir kaut kas priekš tevis tāds stūrakmeņš tavā karjerā, kas tev veidos tevi kā cīkstonu, vai ne? Viennozīmīgi, un pat, kad es braucu uz turieni pie Bakhtiara Ahmedova, viņš jau man to līmeni no malas redzēja. Viņš tā, un viņš man tā, Armand, tu te braukā jau cik ko tu vispār gribi? Es saku, esmu visu dzīvi atdevis cīņai, es vismaz uz Olimpēdi gribētu tikt, vismaz teikt, labi, turpini braukt, gan jau uztrenēsies līdz Olimpēdē. Jo viņiem jau mērķis ir viens, olimpiskais zelts. Viņiem ir, ja tu kādam kaut ko paprasti, viņš pateiks, man mērķis jūt par olimpisko čempionu. Es jau biju tādā stāvoklī, kad es sapratu, ka līdz medaļai man var nesanākt, vismaz līdz to olimpisko ceļazīmi. Uz olimpisko ceļazīmi. Un beigās tas plāns izpildies. Un tad es sēžu domāju, kāpēc neprasīju vairāk. Vai ne? Kāpēc es psiholoģiski neieprasīju vairāk. Jo beigās tās olimpiskās spēles jau nemaz nebija tik tur bišķi pēdējos mēnešus vēl sagatavošanas posmā, es vēl izvēlējos nebraukt uz Dagestānu, bet pabeigt sporta akadēmiju. Jo es zināju, ja es tagad viņu nepabeigšu, tad es nekad nepabeigšu. Un tad tos 3 mēnešus paliku pabeigt sporta akadēmiju, kas varbūt man to arī medaļu, tur es samainīju izglītību pret medaļu. Es esmu ļoti daudz dzirdējis dažādas stāstus un mītus un leģendas par brutālajām Dagestānas nometnēm. Varbūt padalies ar kādu savu pieredzi par to, kā tas viss notiek. Jā, jebkurā gadījumā ar laiku jāklūst pa saviem, un tad jau paliek vieglāk. Bet pats tas sākums svarīgākais, kas mums nav tik izteikts Latvijā cīņas sabiedrībā, kad atnākot uz treniņu, tev jau ir jāatrod partneris. Un treniņa laikā tu pat ar partneri jau sarunā nākamo treniņu. Tu vari pat nedēļas griezumā jau patnāk pirmdienā pateikt ceturtdienu rīta treniņā vai vakarā. Tu jau nedēļai salasi jau plānus. Un tas bija tas pirmais kultūras šoks, ka tu atnāc uz treniņu, visi iesildamies. Un treneris sāk dot kaut kādus uzdevumus. Kur partners? Nav. Visi, Bortons var iet prom. Tev jau partners ir jāsagatavo. Un tad sākās, tas sākās tā trepīte. Tu jau gribi aizbraukt ar Sadolāju, patrenēties vai ar ko, bet pirmkārt viņam jau ir grafiks salikts ar ko visai nedēļai. Un tad mēģināt beidzot atrast kādu brīvu dienu, vai viņš tevi gribēs. Un tad arī gadiem ir jāuztrenē, jāiet, un tad tu beigās vari tikt klāt un arī pataustīties. Un beigās jau, protams, kad jau es biju kā olimpisko spēļu dalībnieks un bija tieši vietējās Dagestānas nometne. Un tur ir drīkst nometnē ierasties tikai pieaicinātie, vai arī Eiropas un Āzijas čempionāta medaļnieki, kas cīnās pa citām valstīm. Un tur tā arī ir. Tur reāli vieta ir 40 cilvēkiem, uzaicināt ir 30, tad jābūt un zālē reāli stāv uz treniņu 70. Un tev 30 cilvēki jādzem prom. Un tas ir treneriem pats smaigākais, ka viņi tā, kas tu tāds prom, un visus dzen. Tie visi cilvēki, kas viņi grib cīnīties, bet tā vieta tur ir tik maz, cik vas, un reāli šitā dzen ārā. Man tādā ziņā veiksmīgi tas, ka es biju olimpisko spēļu dalībnieks, tas tur drīkstēju palikt, bet patiesībā tie, kas tika aizdzīti, es domāju, ka es nebiju baigi labāks par viņiem. Vienkārši man tur tas status bija augstāks kā viņiem. Un arī,
kad vēl pirmajos braucienos, kad es biju Eiropas čempions junioriem, es arī atceros par zāli stāvam pilni iznāk treneris un viņš pirmais man, es vēl tādā interesantā dzeltenā tērpā, kas tur priekš viņiem nav tāda ierasta sporta tērpa, zini, kas tu tāds? Es saku, Armands, prom no šejienes. Protams, ātri somu un aizēju, saģērbjos, trēvu vaļu, ģērbjos, pēc tam atskainu audzēknis atpakaļ. Nē, treneris pateica, ka tu drīkst atpakaļ, jo zin kā puiši saka, tas vispār ciemiņš no Latvijas. Kāda starpība? Te visi brauc, kas mums nav. Viņš ir Eiropas čempions pa junioriem. Kur Šarīpovs olimpiskais čempions, kurš cīnījās. Viņš saka, viņš rekur tajā gadā uzvarēja. Tad lai nāk atpakaļ, zin kā. Un tad es tajā laikā dzīvoju pie Ahmedova, Bahķēra. Viņš bija olimpiskais čempions, pēc tam kļuva. Un tad es vakarā to stāstu pie galda izstāstīju, ka man parādīja pirkli un ārā izzināja. Viņa teicis ir tā institūta vadītājs, kur lejā ir tā cīņas zāle, un viņš tā, kurš tas treneris? Es tūlīt viņu no darba, kas viņš vispār, kā viņš var atļauties Eiropas čempionātu izzinu. Es viņam saku, ka mani tur neviens nezina, kas es tur tāds. Un arī, kad kaut kādi cīņas sparingi, tas Eiropas čempionāts ar kājām pa gaisu vairāk griežās nekā cita, zin kā. Un tādā ziņā man tur nebija jābūt, jā. Bija augstāki klases sportisti, kurus tomēr izzina ārā, bet saku, man bija veiksmīgā kārta, es biju Eiropas čempions, bija Olimpisko spēļu dalībnieks, un es tur kaut kā ielobējos iekšā, un pēc pāris gadiem jau. Daudz pat domā, ka esmu Dagestāns, kurš pārgājis pa Latviju cīnīties. Bet tie treniņi fiziskā, cik tas smagi bija? Pārstāvā treniņi bija sparingu, daudzums bija tas, kas nogalina, vai tas bija vēl arī kaut kas klāts? Tīri, smags, intensīvs darbs. Visu laiku ar partneriem strādāt, cīņas, pozīcijas, uzdevumi, visu laiku intensitāte nenormāli. Jo mums ir tā kā vairāk mierīgāk tas viss un tā intensitāte. Un saprotu, visās pozīcijās tie, kas tur trenēs, viņi jau tajās pozīcijās raujās ārā nevar spēku, bet tehniskām kustībām visu to dara. Un tu sākumā spēku, un tā, cik grūti. Un tad, kad tu jau pierodi, jau saprot, ka nevajag tur, kur, piemēram, ja viņš ir paņēmis pareizu tvērienu, pareizi visu izdarījis, tev nav jāpretojās. Tev nav jātērē savus spēks. Zini, kā Latvijas aizbrauc, tevi paņem abas kājas, jau lido pa gaisu, tu vēl ar viņu kaut ko cīnies. Patiesībā tu esi zaudējis visās situācijās, un priekš kam tev tērēt spēkus. Un tad tu tā piedeklēs, jā. Un arī pēc tam, ka pats sāc meklēt nevis vienkārši uz spēka kaut ko mest, kaut ko ķerties, bet tiešām īsu, ātru kustību, ātri pieņemt, lai ir pareizi un lai viegli var. Un tad arī viņš tik ļoti neprotojas. Un te tā niansīte sākās. Un pēc tam tu atbrauc uz Latviju, un tev iznāk Latvijas čempionātā, un viņš tev lec virsū, un tu tā saku, ko tu ēd? Reāli tāda sajūta, ko jūs visi ēdat? Kuriem jums tāds spēks? Pēc minūtes. Spēks beidzās. Beidzās, jā. Un tad sākās cīņa. Jā. Atgriežamies pie jautājumiem. Ātri izskriesim cauri. Tā, kur tu trenēji spēku un fizisko izturību? Tu jau atbildēji, crossfits? Crossfits, jā. Crossfits teika. Tā, kāda ir tā mīļākā mūzikas grupa? Nebūs. Nav. Var pateikt tā, Pērkons. Pērkons, super. bet nebūs. Daudz grupas. Ja man likt izvēlēties pat vienu dziesmu, man ļoti daudz. Melomāns neesi. Vienkārši patīk mūzika. Daudz, jā, un ļoti visādi šansi, sākot ar šlāgeriem, beidzot ar Latvijas reperiem, Krievu repu, Dagestānu mūzika, visāds. Arī AC/DC un ļoti daudz. Okay. Pēc noskuņiem. Tā, kā pacelt kopējo interesi par brīvo cīņu? Mēs šo jautājumu jau aizskārām nedaudz. Ļoti Amerikā paliek aizvien populārāk un pat tagad. Bet Latvijā? Latvijā? Tīri iedzīvotāju skaita zauduma dēļ mēs sākam zaudēt pozīcijas. Jā, būtu iedzīvotāju skaits mums augtu, mums arī līkne augtu uz augšu tagad tīri. Bet bērnu, piemēram, mums tāds, ja mēs runājam par brīvo cīņu un grieķu romiešu cīņu, tad mums tas vecums, sportistu vecums ir ļoti samazinājies. Mums ir pa 200-300 dalībniekam U13 čempionāts, mums ir U15 čempionāts, mums ir pilns. Mums ir pilna zāle ar bērniem, mums ir ap 300 dalībniekiem, tas ir daudz.
Ja ņemam vairākus gadus atpakaļ, mēs nevadījām U13 un U15 latviešiem. Pirmais čempionāts bija U17 un U20. Un tad tie bija tie, kur bija tās lielākais tautu masas, un tagad tajos U20 mums var teikt, pat necīnās vairs viņi jau. Bet tas vecums ir tajos U13, U15 nenormāli liels populārs, un tad mēs arī to izmantojam, ka kur tā vecuma grupa ir populārāka, tur ir jau tajos 17, 20 gados jau viņi jau kaut kā pazuduši. Jau vairs saprot, ka smags sporta veids, Instagramā ir vieglāk video taisīt. Tās vecums, kad vēl vecāki var uzspiest un likt, un viņam patīk. Okay. Spilgtākais moments no pirmajiem cīņas gadiem Gulbenē, kas palicis atmiņā? Spilgtākais, jā, kad tur bija tā, kad treniņa beigās visiem bija jāsēž malā, vienam bija jāiznāk ārā, un tad, kurš cīnās, tas paliek, kurš zaudē punktu, tas iet malā. Un tad, jā, tur mums bija 10 puikas, un tad, kā izliku apli, tad, kādā 3. aplī tikai mani kāds samainīja. Kad jau viena isa 10, uzreiz otrais, tad jā, saguri, un tad atkal pagāja aplis un atkal ārā. Un tas tāds, tur arī tā foršā sajūta bija. Jā. Tas gandarījums, jā. Okay. Ja tu atgrieztos jaunībā, vai tu kaut ko mainītu, uzlabotu, kaut kādas lietas, ko tu... Ja mēs neejam tādās galībās, vai vispār ietu to ceļu, vai neietu to ceļu? Arī tās papildu jautājums, vai tu varbūt tās vispār redzi citas izvēles, nezinu, mūzika, futbols, vēl kaut kas? Armija viennozīmīgi. Es pirms cīņas sporta biju pārliecināts, ka mans dzīves ceļš būs armija. Jo, tas jau tas pats, tur kaut ko darīt, darboties un laukās. Tas tur bija bija tāda speciāla armijas karavīru skola pēc 9. klases, un es biju pārliecināts, ka tas viss man arī aizies uz turieni. Vai es nožēloju, ka esmu izvēlējis tādu ceļu, tad ir attiecībā, kāds man šodien ir garastāvoklis. Man reizēm ir, priekš kā es vispār šo dzīves ceļu gāju, pēc tam atkal braucu un domāju, ļoti labi, ka šo dzīves ceļu esmu gājis. Tur tā pēc garastāvokļa, pēc saules, pēc kā iet dzīvē arī tā sajūta. Nav tā, kad, kā ir citi cīksim, ka viņi saka, 100%, ja man liktu dzīvot šo dzīvi, es vēlreiz atgrieztos cīņā, vēlreiz iet to pašu ceļu. Un man tā īsti nav, ja man būtu tiešām deja vu, ka tevi atgriež atpakaļ, noteikti tad es ietu citu dzīvi. Noteikti, tāpēc, ka šito esmu izdzīvojis. Un tur bija vēl papildu jautājums, vai kaut ko pamainīt savā karjerā? Bet kaut ko pamainīt noteikti, protams. Mēs jau visi esam gudri pēc kara. Daudz ko mainīt. Es trenētos pilnīgi savādāk, jo es, piemēram, izteikti Latvijā nācu un tikai cīnījos. Un ja es treniņā nebiju piekusis un mēli izkārs, es uzskatīju, ka es neesmu notrenējis. Neesmu patrenējis. Ja nepiekusi, nenomiri, Sociāls arī stāstīja, ka tā bija viena no lietām, ko tu Dagestānā būtu pamainījis. Jā, un arī Dagestānā, un es aizbraucu, un tur vēl smagāk, un es sēžu, bet es pašu to cīņu neapguvu. Pašas tās niansītes, kuras, jo teorētiski tavam organismam nedēļā pietika 2 reizes atstāt sirdi nomirt, un pārējais dienas, lai uz atjaunošu uz niansēm. Ne, tev jātrenējas, bet kaut kādas nianses, nifiņus, tur var reāli 2 stundas sēdēt uz vienu tvērienu, lai tev muskuļu atmiņas visu aizmirst. Un to es tikai aptvēru tikai tad, kad es sāku strādāt ar Grigorjevu, kad es sāku skatīties, ko viņa dara, kā viņa dara, un tas tikai īdmu muļķis. Un es pats reizēm domāju, ka Dagestānā es aizbraucu, pirmā dienā vēl ok, otrā dienā ok, piekdienā es vairs nevienam punktu nevaru paņemt. Un atkal, tāpēc, ka tev Latvijā nekad nebija tāda sparinga, un tu iemeties, un katru dienu, es biju apzinīgais. Es jau nebiju tas, ka šodien neaiziešu vai nepagulēšu. Es biju apzinīgs, es katru dienu uz tiem 2. Likās, ka atpūties, ka tu halturē. Jā, kā es atbraucu pirms Dagestānu, tu jātrenējies. Tad jautājums vēl, kura konkrēta cīņa tev ir visvairāk palikusi atmiņā? Tas varbūt arī zaudējums vai uzvar vienalga, bet kura viena cīņa konkrēta, kas ir tāda, kas palikusi? Cīņa ar puertorikānas sportistu pasaules čempionātā, kurš uzvar, tas brauc uz Olimpiskajām spēlēm. Tā arī visspēcīgākā, vissmagākā, un tas čālis pēc tam Olimpiskajās spēles palika 2. Laiks ļoti ātri aizskries, un Armandam jāskrien jau jālido uz Bundeslīgas sacensības, atkal izcīnīt jaunas uzvaras, tāpēc teikšu paldies par sarunu. Ceru, ka kādreiz varēsim paturpināt vēl. Jā, paldies. Paldies.
Instagramā no skatītājiem bija jautājums, kas ir cikstoņiem aktuāls, tie, kas mēģina graplingu, kā iet iegājienu kājās un neiekrist uz to, ko mēs saucam par gilotīnu, kad atdod kaklu. Tāpēc Armāns tagad parādīs savus domas par to, ko darīt, lai neiekrist. Nu, pirmām kārtām iekrīt tāpēc, ka ir nepareizs iegājiens. Jo tā arī saucās iegājiens kājās. Tas nav ielaiciens kājās, ieniriens kājās, tas ir iegājiens kājās. Un arī profesionālā līmenī, augstā līmenī, ja tu cīnīsies un tu iesi tajā līmenī, ka tev ir galva šeit, ir ļoti brīdi arī grūti pret stipru cīkstoni, viņiem ir tik daudz pretuzbrukumi, tāpēc jau galvenais uzbrukums iegājot kājās ir nevis galvu bāzt šeit, kur visi domā, bet viņu bāzt uzreiz šajā vietā, krietni augstāk, attiecīgi. Lai es ieietu, man ir jāiet zemu, bet beigas stadijā nav šeit. Jo šeit ir ļoti ērti pretiniekam ķert kaklu. Redziet, man kakls ir brīvs, un viņiem ir ļoti ērti. Viņš neko nedarot, var uzreiz mani noķert tādā, kā esmu uzbrucējis, kā sanāk, un tā ir lielākā kļūda. Jo kārtīgs iegājiens nav šeit, kārtīgs iegājiens, hop, es nāku lejā, vai es palieku šajā vietā pie kājām, taisu griezienu. Tas ir izteikti mazākos svaros, bet lielākos svaros ir tieši pretēji iet uz augšu. Viņš iet un šeit uzreiz. Un šeit viņam jau ir rokas muskultūra neļauj tik ļoti aiziet. Un te es jau varu strādāt. Ar mazu īstu kustību pagriežoties, viņam pašam nav tik ērti. Jā, viņš teorētiski šeit var ņemt, bet man ir vieglāk jau piecelties un viņam ir lauziet. Ja es stāvu šeit, tev ir ļoti ērti, pareizi. Jā. Un es pilnīgi vairs nevaru pakustēties. Tāpēc ir pašā sākumā, bet tas jau ir to uz noguruma fóru jau var izdarīt tikai augsta līmeņa sportists. Latvijas čempionāta sportisti, viņiem nav iegājums, viņiem ir leciens, kas ir ļoti ērti. Viņš sanāk, viņš iet uz tādu risku, kur otri krīt. Tad to es palielam paskaidroju, ka galvenais iegājiens var arī iet. Nav obligāti jānāk galva sānā, ir arī daudz iegājieni taisnie. Taisnie iegājieni. Vai ir iegājiens no sāna ar galvu krūtīs. Kā tu sāc līdz šajā vietā, uzreiz tu zaudē. Ja tev tas tik ir labs iegājiens, jo tas ir kā pirmais, ko arī māca cīņā, izrausta un šu. Bet saku, tad pēc tā iegājiena uzreiz tev jānāk šeit. Tev augšā jāiznest. Tad cilvēkam nesenāk. Jā, mazajos svaros viņi ir lielāki, feksikās, kā lokanāki. Tur arī jāstāst no pretinieka rokām. Ir tā pretinieka analīze, kas arī ir jāsaprot. Piemēram, ja būs mazāk auguma kaķeks, tāds spēcīgāks, tad tu viņam var arī droši zemāk likt, jo viņam tās roku amplitūda nav tik liela. Tievi gari pat var šeit savienot. Un tā ir ļoti liela jābūt pretinieku analīzē arī. Jāsaprot, ko es viņam taisu, ko es netaisu. Nav esmu cīkstonis, iešu tikai tādā veidā. Vēlreiz atkārtošas ir taisnie iegājieni, ir sāniskie iegājieni. Tie ir tādi labākie priekš greplinga, jo pie šitām kustībām greplingis nav pieraduši cīnīties, viņi uzreiz krīt un ļoti ātri dabūt saucamo takedownu. Bet, ja nu jau ir tā, es jau varu dažus gadus pasteigot uz greplingu, arī tomēr uz noguruma fonu bieži iekrita. Un tad es sapratu vienu vienkāršu niansi. Cīkstoņiem nav pierasts griezties pašam uz visādām pustībām. Mēs esam pieraduši nedot. Ja mani pagriež, tad jā, bet pats nekad negriežos. Bet es sapratu tajā brīdī, kad tev ir gilotons, tu vienkārši lec pāri. Un tev uzreiz ir otrs pretinieks nevar. Kamēr tu atrodies šeit, un cīnies, un nosēžies, un tu paliec virsū. Tevi vienmēr noķer. Bet, ja jūti, ka tev jau ir briesmas, droši vajag lekt pāri. Un ja ar visu tvērienu droši nākt virsū, jo šādi viņš tevi nenospiedīs. Viņam guļot no apakšas būs grūti. Ja kamēr viņš sēž šādi, viņam ir ļoti ērti. Bet, ja tu pārlec pāri, šeit jau ir ļoti grūti, tur ir tik meistarīgi jāpieķer. Un to es sapratu, ja tu jūti, ka tiešām tev ir gilotons krīt iekšā, droši krīti, toši grosies, ej tā kā cīņā kūleņos, un tad tādā veidā var izmekt. Un droši grozīties, ripināties pa muguru, kas cīkstoņiem nav pierasts. Un tas arī man bija bieži vien grepliņas, it kā viņu nodeigo, notur, un viņš sāk griezties pats, un tu nespēji turēt, jo tu neesi pieredzis, ka viņi paši griežās. Bet ar laiku var visam piešauties.
Jā. Nu jā, man liekas, kas cikstoņiem viegli ko atcerēties, tā kā taisa divās kājās, galvenais nokrist ar kājām otrā pusē nekā ar galvu. Ja es taisu iegājienu, tev teiksim uz šito, un man galva ir šitajā pusē, jebkur iegājienu šeit, un ja es to šeit nogāžu, es uzreiz gribu lekt pāri uz šejieni. Šeit man ir viena alga. Nu, te būs ļoti grūti pabeigt. Ja es pat turēšu, man rokas neizturēšu. Ja tu apķer mani ar kājām, šitais te, Tāpēc uzreiz uz turieni. Un tas ir, es saku, mazliet ar galvu arī jābūt taktikai, domāšanu un jādomā. Es ar sākumā tā atnācu mazliet, un pēc tam es sapratu, ka tajā brīdī, kad man paliek briesmas, nevis ir jāpretojas, kā cik vienkārši jāļaujās kustībām ripot, un tad tev uzreiz nevar tevi tā noturēt. Un vēl skaitās, ka graplingā nav labi taisīt iegājienu vienā kājā ar galvu ārā. Bet, jo tad tieši iekrīt uz gilotīnu. Bet vēl ir lieta, kas ir savādāk nekā cīņā, ka galvenais ir nekrist līdzi. Ja es ar to vienu kāju tev nogāžu, neiet uz ceļiem, jo cilvēks nevar noturēties kaklā, viņš noslīd. Tas bija, ko mēs arī intervijā runājām, ka bija sākumā jāpierot pie tā, ka es arī atnācu, gribu it kā gāzt, un viņš jau pats krīt, un es patiesībā tu iedot impulsu un jau gaidi reakciju. Cīņā ir pieredze, ka tu gāzi, tev jāiet līdz galam, jo tu viņš jebkurā brīdī var izmukt. Te es sapratu, ka ir pareizs impulss, uzreiz stop, un ej jau uz nākamo kustību. Šodien esam ciemos pie Cikstoņiem Friedenfelda brīvās cīņas skolā. Doma ir reklamēt brīvo cīņu kā brīnišķīgu sporta veidu, īpaši tiem, kas nodarbojās ar grapplingu, jiu-jitsu, MMA. Mēs ar Juri esam atnākuši pārstāvēt grapplerus, mēģināsim izdzīvot cīņas dienā. Nu ko, sākas trīnieki. Sākumā uzdevumi, bet uz izdzīvošanu. 5 uzdevumi, pēc kārtas vienam, pēc tam otram. Otro raundu. Nav nejausmas, kā izdzīvošu vēl 3. Es pēc pirmā domāju, ka sūtīšu tev mājās jau, Gundar. Ļoti labs līmenis džekiem. Visi ir, teiksim, high level. Cīņas treniņi liek justies vienlaicīgi gan tik stipram kā nekad, gan tik vājam kā nekad. Kas tev labāk patīk, jiu-jitsu vai brīvā cīņa? Teikšu godīgi jiu-jitsu, bet vajag būt well-rounded. Man liekas, ka nākotnes švicēs būs tāds, kurš arī labi prot kājās cīnīties. Un kā jau es ar Armandu sarunā teicu, ka brīvā cīņa tas, kas izmainīja manu jiu-jitsu. Wrestling tas ir, man liekas, visgrūtākais un vissvarīgākais disciplīna MMA. Kā domā, kā Dainam iet? Kā viņš pats saka, redz, viņš sāk uz cīņu staigāt, uzreiz vispusīgāk palika vairāk, jo kā jiu-jitsu jums jau savādāk te notiek. Šeit viņš arī tā kā apgūst to, ka var uzbrukt arī, nevis tikai gaidīt aizsardzībā. Vecākais sāka jiu-jitsu, jaunākais pat taisnos brīvo cīņā, tas vienkārši viņam vajadzētu uzreiz rūdījumu. Ļoti grūti ar MMA sparring partneriem, tāpēc es cenšos visu laiku iet uz citam zālēm, lai palikt stiprāk.